Neparasts mans sprediķis ir neparasts, un šī gadījumā es gribētu, pirms es viņu sāku, es gribētu, lai es būtu saprasts. Lai es būtu saprasts, par ko es te taisos runāt, un es nevienu te netaisos nec aizvainot, nec kaut kādā veidā īpaši aprakstīt vai aizskatīt. Tas nav mans uzdevums. Es cienu cilvēkus, es mīlu cilvēkus, es neņirgājos par viņiem, es nevaru viņus pazemot, tas ir pilnīgi nav manās apnās vai manā sirdī vai vienalga kur, jā. Nav manā apziņā šīs lietas, tāpēc, kad mēs esam vērtība. Mēs esam Dieva tauta, par kur cena ir visaugstākā vispār esamībā kā tādā. Un konkrēts katrs cilvēks ir ķēnišs priesteris, un tāpēc es vienmēr saku, es stāvu pie šīs te kates, es kalpoju ķēniņiem. Es kalpoju ķēniņiem, tas ir liels gods būt pie viņa kājām, tā teikt, un mēģināt, kā saka, stūtēt tos ķēniņus uz augšu, un ieņemt tās pozīcijas, kas viņam kā ķēniņiem ir jāieņem. Tā kā tā, varbūt tu neizskaties ārēji kā ķēniņš, jā, bet, redz, kur Aigla sēž savos ugunīgos ratos, jā, bet es domāju, ka viņi pārsētīsies drīz uz to godu vietu, kurā bļaus tā, ka tu viņu apturēs, saproties, jā, viņi klieks, saproties, un gablēs, un lēkās kā tāda stirna, gribēju teikt, kalnu kaza, zini, tā kā tie ir labi piemēri, saproties, viņš ir spēcīgi dzīvnieci, un tā kā viss notiek, jā. Un, prot, par ko iet runa, jā, vienmēr sakot, mēs bijām Jelgavā, tur interesants lietas notiek, Raids arī bija, un viņš bija apsniedznieks šitām te lietām, tagad 8. datumā kaut būs kādā sapulcs, jā, un vienmēr sakot, es teikšu tā, jā, tur cilvēks ieminējās par vienu tādu nozīmīgu detaļu, kas, godīgi sakot, man vienkārši pēkšņi ņēma un uzkurināja tā izteikties. Intensīvi piepūt, jā, tas bija tik negaidīgi, tāpēc, ka man bija tāds mierīgs forms, un es klausījos, un tur nāca viens cilvēks, otrs un trešais, un tas brālis ieminējās tādu vienu lietu, tā galvenā tematika bija par prieku pilnību un tā tālāk. Bet tas brālis teica, jā, prieks, tas ir skaisti, tas ir jauki un tā tālāk, un priecēties mēs bieži vien esam diezgan tādām domām sejām, jā, bet nevajag pārspīlēt, jums nevajag pārvērsties pa klauniem, jums nevajag visu laiku nepārtraukt stūbu, vienkārši smaidīt, man ir prieks, vai ne? Tas būs falšs prieks, un tas nebūs nekāds prieks. Es jums varu noraksturot, ka prieks, viens no prieka raksturiem ir arī rāma labsajūta, ja, grieķu valodā, un tāpēc jūs varat būt rāmi labsajūtā, vai ne, kāpēc te tu nesmaidi, es esmu ļoti apmierināts, un man ir rāma labsajūta, lietas, ka man vienāk. Ja gribas skrien, lēkās, smejies, un tā, es arī neesmu pret to, ja, kad uznāk, tad aiziet, vai ne. Bet tas brālis pieminēja tādu frāzi, viņš teica, jā, bet kā tagad ir, viņš saka, doma apmēram bija tāda, es nevarēšu vārds vārdu apmēram, man te tagad viens testators ir tas, kas zina visu, un es nevarēšu samaloties vienkārši tāpēc, ka viņš bija atsliecnieks, vai ne. Un viņš ieminēja tādu vienu lietu, viņš saka, ko lai mēs domājam par Krieviju, jā. Tāpēc, ka redz, tur viņi tāpat ar savām robežām te mums stāv, un principā visu laiku faktiski pasaules mēdī uztur apziņā šo te spriedzi sakarā to, ka Krievija varētu šeit atkal ienākt, un principā varētu atgriezties tas 50 gadu mūžs, no kur mēs it kā esam atsapinājušies, no kur mēs it kā esam aizgājuši prom. Zinām veidā mans spredījis būs neparasts, tāpēc, ka es ļoti reti to daru, bet viņš būs varbūt ar tādu ģeopolitisku ievirzi, bet no garīgās platformas skatījumu. Mēs varbūt iedosim kaut kādas normālas atziņas, kas nomierinās Dievu tautu kopumā, un neliks mums sastingt šajā jautājumā. Es tiešām pieņemu to, ka Kris Valtons no Bēteles draudzes vienreiz pravietoja tādu vienu lietu. Otrais vairs Krievijas zābaks šeit savu soli neiespērs. Otrais tās vairs nenotiks. Bet, kad mēs runājam par Krieviem, jums ir jāsaprot par interesantu lietu. Man vienreiz laukos, kad es sludināju vienā Baptistu draudzē, man teica, kāpēc tu aizties tos Krievus? Man nav sapratuši, jā, jo man Krievi patīk, nav problēma. Mēs vēl tagad nesenā Baptistu mācītāju runājam, mums bija tāda laba forša, tāda komunikācija, viņš ir Krievs. Un man patīk Krievu normālais tautas, kā saka, tas mentālais raksturs, vai kā to pateikt. Viņš ir normāls, viņš ir foršs, viņš ir ļoti attraktīvs. Man patīk Krieviem atvērtība, man patīk viņa vienkāršība, man patīk viņa īsti, ja, ka viņi dusmojas, ka viņi iet pa gaisu, ka visā tur kumēļi noteikti nepārtraukt, vai ne? Man patīk visi, saproties, skatīties to Urāļskī peļmeņi, ja. Man liekas, tas ir saprātīgs vairāk vai mazāk humors, kas nepārkāp robežas, vai ne? Bet tas ir tāds Krievu mentalitāte, viņi tik tādu, teikšu, man viņi sulīt, man viņi patīk. Es paklausties, ir Korejas tauta, ja? Ir Korejas nācija. Bet saproties, kā domā Ziemeļkoreja un kā domā Dienvidkoreja, tās lietas ir pilnīgi nesavienojams, bet viena nācija domā atšķirīgi. Absolūti atšķirīgi, ja viena domā komunistiski, otra domā kapitalistiski, ja tā vispār vienkāršot šīs lietas varētu. Un ziniet, par ko es faktiski satraucos? Es klausos Demidovičs sēdē, es klausos Genādiju Mahņenko, kas nesen bija labajā vēstī, viņi Krievi no Ukrainas. Un kas zina to mūru, tur Doņetskā un Luganskā, kas zina tur uz vietas šīs lietas. Un viņi zina, ko dara Krievi, jā, Krievijas, jā, kā saka, karaspēks, ir tie cilvēki, un ko vispār vietējie tur Krievi faktiski kā uzvedās, jā, un ko plus vēl tam visam līdzglīdņam pareizticīgā baznīca. Par to mēs bišķiņ arī pieminēsim šīs lietas. Viņi cilvēki, kas neflaitē, viņi to redz, acīm redzam, vai ne? Un viņi Krievi, viņi saka, es mīlu Krieviju, bet es vienkārši ienīstu Puķinu, jā.
Es ienīstu Putinu, ja, tas ir viens briesmons, kas faktiski tā, un cilvēki nāju tam tic un nāju tam, kā saka, ir tam padavušies un vairākums, ja tā domā, tad nu, tā un šitā, ne, kurā gadījumā. Redziet, bet es teikšu tā, ja, ir tāds akadēmiks Pivovārovs, Jurijs Pivovārovs, ja, bet vispār ļoti daudz sakarīgi, tādi ļoti loģiski, normāli domājuši krievi. Es vēl nesen klausījos vienu ebreju, Izraels RTV, pārēt par interviju par Izraels situāciju un tā tālāk, viņš ir ebrejs. Un Grigorijs, kā es aizmirsu, Amanuēls, laikam tā, jā, ļoti tāds varbūt radikāls savos spriedumos, bet man liekas, viņš ir patiesis, vai ne? Un faktiski Krievijā ebreju viedokļi arī sašķēlušies. Viens ir par to, viens ir par to. Viņi savā starpā arī nesaprotās, ja runa par vienu tautu, vai ne, kā saka, ja, ir komunistiski domājuši un kapitālisti domājuši ebreji. Bet redziet, lieta ir tāda, ja, kas patiesi Jurijs Pivovārovs saka tādu vienu lietu, ja, ka pēc Oktobra sociālistiskās revolūcijas faktiski ir izveidojusies viena absurda tauta, kas saucās padomu tauta. Padomu tauta. Un viņa domā faktiski nāvis režīmā, viņa domā absolūti bezdievības režīmā, viņa domā fanātiski, viņa domā diezgan bīstam, un būtībā redziet, kas paliek. Tā ir tauta, kas faktiski zināmā veidā ignorē citas intereses, tā ir tauta, kas faktiski nesaprot citus, tā ir tauta, kas ir faktiski tas padomiskums, es teikšu tā, ja, kas ir kaut kur lepns savā apziņā, ja, un attiecīgi viņš nav godīgs attiecībā pret tām lietām, ko vēsturē šī, teiksim, komunistiskā ideoloģija ir sastrādājuši. Es pateikšu vienu lietu. Ja starptautiski fašisms bija notiesāts Nīrnbergā, un tas ir nolikts pie vietas, un pasauli tur inicēs šo procesu, un mēs tagad zinām, ka faktiski ar Hitleri, ka Putinu visi kārtībā šajā jautājumā. Bet ir viena problēma. Tur rakstīts, ka bezdievība sagroz tiesu. Un īpaši tas ir izteikts, ja, teiksim, oficiālā Krievijas, teiksim, Krievijas izpratnē un skaidrojumos, ja, ka bezdievība sagroz tiesu, ja, sev par labu, un tur rakstīts cilvēki, kas mīl melus, mīl melot, vienkārši mīl to darīt, vai ne? Un viņi mēģina ar meliem aizstāvēt to, kas viņiem patīk un ko viņi vēlās un tā tālāk un tā projām. Bet, nu redz, es te garu runāju, pazaudēju to domu, jā. Katrā ziņā, jā, sagroz tiesu. Un proti, redziet, pasauli vēl joprojām ir bailīgi un neuzdrošinās notiesāt komunismu. Vēl joprojām tas nav noticis. Ir uzvarēts fašisms, un es reizēm atļaujos klienam pateikt tādu vienu lietu, jūs esat uzvarējuši fašismu, bet komunismu jūs sevī neesat uzvarējuši. Un tā ir problēma. Viens draņķis ir nomainīts ar otru draņķi, un tā ir problēma, tā ir milzīga garīga problēma. Tā ir milzīga nācija, tā ir vislielākā teritorija pasaulē, ja iet runa par valsti, ja, un katrā ziņā viņai ir savu ietekmi. Un viņai ir savas ambīcijas arī šodien, ko viņi vēlās, kā saka, ko viņi neplātraut faktiski deklarē, un ar ko viņi tagad faktiski izrāda tendences šīs te ambīcijas, kā saka, arī praktizēt un iemiesot arī savā dzīvē, ja. Tā kā vienot sakot, iet runa nevis par krieviem, bet par padomu domāšanas veidu, ja, un principā iet runa par to, ka faktiski, diemžēl, padomiskais domāšanas veids pamatā runā krievu valodā, un tur ir tā dilēma, ja tā var izteikties, ja. Bet redziet vēl, kas ir būtiski, ja. Ziniet, savā laikā, kad jūs atcerieties, ka nobruka 2 torņi, jūs nopietni atcerieties, nobruka 2 torņi Amerikas Savienotās valstīs. Tūlīt tajā pašā rudenī atbrauc šeit Riks Reners ar Billy Brīju labā vēstī, un uzstājās, protams, ar saviem sprediķiem, ja, bet toreiz kā šodien es atceros vienu interesantu frāzi, ko izteica Riks Reners. Viņš, protams, ka tie 2 torņi, kas sabruk, tas uzreiz cilvēkus sāk dzīt uz iesvētnības baznīcās. Visi bija uz ceļiem, lūdz Dievu un notika lietas, ja. Bija kaut kāds satricinājumi. Es par Latvijas aplodu domāju arī, ja mēs, teiksim, komfortā dzīvojot principā, nu, Dievu it kā mums nevajag, un viņš arī saka, Dievkā Mūzes grāmatā, ka tev viss būs, ka tev viss mants un viss būs apsolītā zemē, tu vienkārši būs pārkantā. Neaizmirst Dievu, ja, neaizmirst Dievu. Nu, bet, nu, redz, atkal tā man nelaime, ka es atkal aizmirst, par ko es gribēju teikt. Atgādiniet man, lūdzu, es aizmirst domu. Jā, ka vienmēr sakot, labi, apstāsimies par šī te, jā. Augstākā tiesvedība gaida savu laiku, kad faktiski to procesu novest līdz galam. Un Riks Reners toreiz, ja teica tādu vienu lietu, viņš teica tā, diemžēl Bībele par Krieviju pravieto ļoti smagas lietas. Ja, skumjas lietas. Pasauli neuzņemās tiesāt šo te milzeni, šo te monstru, ja tā var izteikties, tāpēc, ka es nerunāju par visiem krieviem. Es saku arī Pozners saka, jā, tas ir ebrejs arī vai ne, un Pozners saka, ka labi, ja tā domā 20%, bet tā domā demokrātiski normāli, domā apmēram 10% krievi tikai, vai ne, viss, vai ne. Tā, protams, ir. Bet pamatā, lūk, ir šīs te moments, jā.
Un es pat brīnos, ka kristiešu vidū, to saka Demidovičs un to saka arī Makņēko, ja, ka brāļi Kristū, kas dzīvo Krievijā, tu saproties, viņiem vienalga ir padomu draņus iekšā, ja, un viņi domā padomiski, būdam kristieši. Un tas sašķiet baznīcu. Viņš tas ir unikāli, tu viņiem stāsti kā aculiecnieks, tu viņiem stāsti, viņi netic. Tu viņiem stāsti kā aculiecnieks, un viņi tam netic, kas tur notiek, jūs saprotiet. Bet kas man patīk attiecībā uz to, ko Demidovičs saka, viņš saka, ja, viņš saka, var jau tu visu ko teikt, ka Ukraina tāda un šitāda, un nezinu, kas tur vēl, ja, bet redz, tas ir interesanti, ja, bet Ukrainā tagad dotajā momentā ir Eiropā lielākais kristiešu īpatsvars no valstīm, kāds tagad ir. Tas ir unikāli, tas jāņem vērā. Un viņi lūdz, un es neticu, ka šīs te lūkšanas aiziet kaut kur tukšatā, ja, ka tas viss tā ne, te kaut kas atgriezīsies ar ritikšu un atpakaļ, ja, debesis norieties. Vienkārši tagad debesis kustina savu tautu, savus resursus, savus ieročus, lai faktiski pēc tam viņas atbildētu atbilstoši, ja. Un vienmēr sakot, kur mēs varam atrast pravietojumus, ir principā šo te pravietisko tādu pasludinājumu, ja, par Krieviju. Tās ir divās nodaļās, ja. Un tā ir 38. 39. nodaļa no Ecehēla grāmatas. Ir cilvēki, kas tam iebilst, ka tas nav apraksts par Krieviju. Un ziniet, tāpēc, ka vienmēr sakot, tas ir neiespējami un tā tālāk, tur ir kaut kas cits domās un tā tālāk. Tad, kad Ecehēls šo te lietu pravietoja, tas bija apmēram 600 gadu pirms Kristus, apmēram tajās laika robežās, tad Krievija kā tāda nebija. Tur bija taiga un tundra, un tur nekas nebija, jūs saprotiet, ja? Vēl tikai vajadzēja mesties aizmetņiem, tautas, kā saka, tādiem aizmetņiem, tādai sēklai, ja, ko sauc par skītību, ja tajā vietā, faktiski tajā reģionā sāk attīstīties, tā teikt, slāvu tautas ir krievu tauta konkrēti, vai ne, par skītiem arī, kā saka, es pacentījušos pateikt, ja man pietiks laiks, ja. Lūk, un, ziniet, tas ir interesanti, es satikos ar Albertu Veksleri, ar Albertu Turpulu, kas man ir tāds, no 90. gada sākumā mēs bijām tā teikt višķiņ pazīstami, viņš tā dzīvo Izrēlā no 2003. gada. Un tad es gribēju vēlreiz ar viņu satikties, ilgi nebija redzējies un tā tālāk. Viņš ir interesants, viņš ir dinamiskais tāds dzīvais kristietis, bet viņi tagad Dievs virza faktiski Izrēlā, tā teikt, tieši konkrēti ļoti sadarbībā Kneset cilvēkiem, tas ir parlaments Izrēlā. Un Ulfs Ekmens 96. gadā viņam pravietoja, ka viņš būs Izraels premjerministra padomnieks. Viņš ir gudrs cilvēks, apdāvināts Igaunijas ebrejs, Igaunijas runājošs, ja, un zin, tur entās valodas, zviedru, angļu, protams, perfekti, krievu arī ļoti labi un tā tālāk, vai ne? Un viņš arī piekrīt tām, ka 38. un 39. nodaļa faktiski ir runa par Krieviju. Ja. Kāpēc? Tāpēc, ka 3 reizes šajās divās nodaļās ir tāds uzsvars, ja, kuri lūk pieminēts, ja, ka viņš nāks no visatālākajiem ziemeļu apgabaliem. No visatālākajiem, ja ebreju tekstā vēl tiek runāts par galējiem ziemeļiem. Ja mēs tagad iztēlamies karti un mums ir tagad Izraela, un ja mēs ieduram pirkstu Izraēlā un tagad ceļam vertikāli augšā uz ziemeļiem, tā teikt, punktu, ja, tad mēs nokļūsim Maskavā. Precīzi Maskavā. Un es jums pateikšu vienu lietu, tas nav laikam nekāds noslēpums, ja? Bet Maskavas sirdī ir nāve. Maskavas sirdī guļ Ļeņins, jūs saprotiet. Vēl joprojām tas sprāgoņi ir tur, jūs saprotiet. Ja? Un vēl joprojām viņš ir virs zemes. Un Ecehēls man māca skaidru un gaišu, kamēr līps ir virs zemes un nav noraksts, tikmēr zeme ir nešķīst. Nāve ir Krievijas sirdī. Visi 50, cik komunisms noeksistēja, ja? Tie gadi 70 vai ko, ja? Tik pasludināts, ka Dieva nav. Tik oficiāli valsts ideoloģija pasludināja, ka Dieva nav. Ziniet tā, ja visu lietu radītājs, svētītājs un valstu veidotājs pastums tiek malā, jo kāpēc ir valsts apostoļu darbos ar skaidru gaišu, ka Dievs ir izveidojis valstis un tautas, likdams tam dzīvot savās teritorijās, ar vienu nodomu, lai viņi meklētu Dievu. Unikāli, lai viņi meklētu Dievu, tas ir valstu aicinājums, jūs saprotiet? Lūk, un Izraēla kā piemērs, tāpēc, ka lūdzu svētīgi tā tauta, kurai tas kungs ir par Dievu. Ja tev nav tā Dieva, tu viņu pastu malā, mēs paši būsim Dievi, ja, un attiecīgi mums ir savu reliģija, komunistiskā ideoloģija, vai nekā saka, un tad mēs iesim uz gaišo nākotni, ja, uz gaišo nākotni. Ja iet runa par gaišo nākotni, tad ir interesanti, ja tu nostum nost Dievu, tu nostum nost gaismu, vai ne tā, pareizi? Tu nostum gaismu, tātad tu dzīvo tumsā.
Ja? Un tā tumsa mēģina uzbūvēt kaut ko gaišu. Ja? Jūs saprotiet, tas ir debilisms, ja? Tas ir absolūti nesastanīgs šitas te jautājums. Ja? Tā būtu viena lieta. Un gaisma Bībele salīdzina ar dzīvību. Jūs saprotiet, tad visaugstākā līmeņa dzīvība, kas ir Dievam pašām. Jūs saprotiet, ja tu pastum no šo, tad tu pastum no dzīvību. Tad tev ir tikai eksistence. Pārpaliek tev tikai eksistence. Un tad jautājums, kāpēc tu eksistē? Nu, laikam, lai nomirt. Ja? Principā, es ēdu, barojoši, čurāju, mīlu sievietes, varbūt mīlu kaut ko citu, nezinu kā, bet beigās faktiski viss mērķis tikai tāpēc, lai es apgultos kopā tāpiem. Ja? Tā viņa apēdīs mānā. Ne? Tā, kāds ir dzīves mērķis? Čai, kāpēc jūs dzīvojat? Tev tur jūs aizmugurē, ja, jaunie. Kāpēc jūs dzīvojat? Padomājiet, jau tiešām tam iPadam vai tam planšetniekam, jā, viņš pirms citiem gadiem nemaz tāds nebija, vai ne? Sapsīt, tas ir Izraels gudrojums. Izgudrojums, pareizi, vai viņiem ir tās tehnoloģijas, viņi to visu ir devuši. Tā ir Izraela, super vienkārši. Es jau klausījos vakar izglītības ministri no Izraels, ja? Unikāli. Labi, mums ir Gogs, ja tad viņi no visātālākajiem ziemeņiem. Abās šajās nodaļās, 38. un 39. nodaļā, Dievs uzsver to 3 reizes. 3 reizes. Un man nav, ja iet runa par ziemeņiem, es saprotu, ka tur var būt kaut kādā veidā Libāna, jā, Libāna, man Lībija un Libāna tur putrojas bieži, Libāna, pēc tam tur var būt Sīrija, pēc tam var būt Turcija un tā tālāk, jā. Bet galējie ziemeļi, un tu neko citu nevar izkonstatēt, ka principā iet runa tik vienīgi pa Krieviju, tāpēc, ka tie ir galējie ziemeļi. Tie nav vitējie ziemeļi un tā tālāk. Ziniet vēl viena lieta, vai jums neliekās saskanīgi, ja es tūlīt nolasīšu, un jums ir te pieredze, ja iet runa par manas paudzes cilvēkiem, Jesajā 14 iet runa par Sātanu nogāšanos ar lielu blīkšķi, tā teikt, uz šīs te zemes, tā saka, asfalti, ja? Un attiecīgi viņš dabūja tādu ritīgu zemestrīci, ja? To smadzeņtrīci, ja? Ka viņš vēl joprojām domā galīgi debilu, vai ne? Ja kāds te apgalvo, ka Sātans ir gudrs, ja? Tad jūs esat muļķis ļoti atvainojums. Tas ir pilnīgi neiespējami, tu sakoties, tāpēc, ka viņš saka, mums ir jālūdz, lai mums būtu gudrības un atklāsmes gars. Viņš vispār nesako, par ko te ir runa. Viņam nav, Dievs, Jēzus Kristus nav Sātana rabī, lai mācītu viņam gudrību. Jēzus Kristus nav Sātana rabī, viņš nedod viņam apgaismības garu. Nu, Sātan, tu tagad saproti, jā, man pielēc, esmu strateģiski tagad nobriņots, nu es tos kristieši visu te novaldīšu. Muļķības, viņš ir tumsas pārstāvs, un tumsā viņš arī tur grabstās, jā. Jūs saprotiet, viņš nav gudrs, viņš ir stulbs, jā. Viņš ir vienkārši stulbs, jā. Jo, ja jūs sakat, ka Sātans ir gudrāks nekā baznīca, jā, tad godīgi sakoties ieši pie Sātana prasīšu padomu, vai tā? Nu labi, es ļoti atvainojos, ka es šita laižu iekšā, vai ne? Saprotiet, Jesajas 14. nodaļa, to vienmēr sakot, viņš ir nogāzies ar blīkšķi. Kāpēc viņš nogāzās ar blīkšķi? Te ir tāds teksts, ja? Man 14. nodaļa, un es lasu 12. pants, ja? Kā tu, restīvi šīs te, vai ne, Drainis, esi kritis no debesīm. Ziniet, mīļie cilvēki, es jau domāju, gribu tiem jauniešiem pateikt vienu lietu. Atcerieties vienu lietu, tagad būs šitas ne John Cockers, bet Eltons Johns būs novembrī arēnā Rīgā, ne? Viss notiek. Lai cik tās dziesmīs nebūtu skaisti, viņš ir, protams, ar lielu ietekmi. Lai cik nebūtu viņas aranžēts un tā tālāk, atcerieties vienu lietu. Tad, kad krīt Sātans, krīt arī mūzika. Tad, kad krīt Sātans, tad krīt arī mūzika, jūs saprotiet, ja? Tas ir ļoti nopietni, tāpēc Dievs slavē tā te pavisam citu izejas, kā saka, jēgu vai motīvu, ja? Nu labi, okay. Lai paliek. Tā kā domājiet paši, uz ko jūs tur ejat un ko jūs tur klausāties, ja? Vienmēr sakot tā, tu esi kritis no debesīm, tu spožās zvaigznes, tātad viss bija vienkārši ideāli, ja? Tu ausekļa dēls, tagad mums ir popzvaigznes, vai ne? Kā tu nogāsi pie zemes, tu, kas tautas locīja. Ja mēs runājam par šo te lietu, ja, tad es saprotu vienu lietu. Šīs te imperiskā domāšana, ja mēs runājam šī gadījumā par padomu Krieviju, vienmēr sakot, viņas patiešām locīja tautas. Viņas patiešām locīja tautas, tāpēc, ka viņas sīties vēlreiz atkārtošos. Ir mauzolejs, kas ir tā teikt zikurāts, ja, kas ir celts pēc Pergamona muzeja, jā, kā saka meta, jā, kurš Pergamona atkal attiecīgi ir izrakusi Turcijā šo te Sātana altāru, pārvedus uz Berlīnu, un Šķucevs aizbrauc 27. gadā, paņēma skicu un uztaisīja Sātana altāru Maskavā, jā. Tagad tas ir Sātana altārs, ja vistīrākā veidā tas ir Sātana altārs. Oriģināls ir Berlīnē. Un tagad visi šitie no Turcijas un visi tie bēgļi strīpām iet pie savu altāru. Ja? Viņi grib Berlīnu, viņiem vajag Vāciju, saproties. Ja? Tās ir garīgas lietas. Viņiem nevajag Latviju. Ja? Nu, kas tas ir? Mums ir tas ir sātanisks nav, vai ne? Mums ir brīvības piemērs, mums ir svētā gar toni, saproties, mums ir kas mums vēl tebēc, vai ne? Un tā brīvības jau mums ir, vai ne, viņš ir ceļš, vai mums ir karoks ļoti kristīgs, vai ne? Nē, tu mums nevajag Vāciju mums vajag, saproties, mums Vāciju vajag. Ja? Tāpēc, ka tur ir Sātana altārs. Ja? Tā viņš ir, tur ir oriģināls, jā. Irākā ir tikai kopija. Nē, bet Irākā bija tie Elsvārdi, tas ir cik kaut kas. Arī tur ir Elsvārds Vācijā tagad.
Lūk tā ir. Labi, ok, es eju tālāk, ja. Tu domāji, tas vēlns, tu pirms tam, kā viņš bija spožā rīta zvaigzne, tas Lucifers, ja. Tu gan domāji savā prātā, es kāpšu debesīs un uzcelšu savu tronu augstu pār Dieva zvaigznēm, pār citiem tātiem eņģeļiem, acīm redzot. Es nometīšos uz sajiešanas kalna pašos ziemeļos. Es jums pateikšu interesanti, ziemeļus vienkārši ņemiet vērā, tāpēc, ka ziniet, kas paliek kartēs, ja ka jūs orientēties pēc kartēm un lietat tur kompas virsū, ja, azimuts tiek rēķināts pēc ziemeļiem. Ja automātā visa adatiņa pagriežās uz ziemeļiem. Un tas runā viena lieta, ja tavā dzīvē, tavās dzīves kartēs ir kompas, uzliec viņu uz savas dzīves kompas, uz savas dzīves kartes, ja, un parādīs tev uz ziemeļus, kur tu varēsi atrast Dievu. Ja? Tur viņš ir. Ja? Ziemeļu virziens ir šīs dzīvības virziens, ja drīkst tā izteikties, vai ne? Un jūs esat ieraudzījuši, ja, ka zemeslode ir uzbūvēta tā, ja, ka tur nav kontinentu ziemeļos. Antarktīdā ir, un tas ir atsevišķi tēma. Tās ir, liekas, ka tās ir tādas sakatības, ja tā kaut kā, tā ir loģika, es uzskatu. Absolūti loģika. Ziniet, kāpēc tur nav kontinentu? Tāpēc, ka faktiski tur tikai, vai nekā saka, visi balts un visi sasaus un tā tālāk, visi ir ūdens un burbuļi un tā tālāk. Tāpēc, ka tur nav zemes, jūs saprotiet, un zeme vienmēr simbolizē pīšus, ja, jeb miesu, ja. Un Dievs nav miesisks, Dievs ir gars, ja atļaušos tā. Es šodien toči nepabeigšu, nu, jāpēc uz ezeru. Kā tas bija mācītiem. Nu labi, tu gan domāji savā prātiņā, ja? Es kāpšu debesīs un uzcelšu savu tronu augstu pār Dieva zvaigznēm. Ziniet, kas paliek? Tā bija viņa pašiniciatīva. Kristieši arī faktiski ir apsēsti ar pašiniciatīvu. Es brīnos, es arī kāpšu, es arī iešu, es arī iekarošu tā saucamā ticībā. Nepārtrauc šī tendence ir kaulos, ja? Es te kaut ko darīšu, jo Kristu nāc man svaiga, nāc man to. Es šodien tikko biju uz viens predikti pie viena mācītāja. Es redzu, viņš ir pārpūlējies, viņš ir izpumpējies, ja? Viņš ir pārsvītis, ja? Un viņš ir nauds, saproties, es jūtu, ka viņam, teiksim, tā traktēšana, jā, faktiski burta tādā loģikā un skaidrībā, kur Dievs saka, jā, faktiski, ka burts nokauj, jā, to loģiku. Labi, notiek. Es iešu, ne? Mēs iesim, mēs iekarosim Latviju, mēs paņemsim viņu tieši Kristus. Nu, Dievs ir viss izdarījis, tagad mēs, ne? Hei, kāpēc ir Dieva gara vadība? Es nevaru to saprast. Ja jau Dievs ir viss izdarījis, tad ko tad tu vadies no svētā gara? Ja, tad skrien un darbojies, ja? Jo vienalga, kurā punktā tu nonāks, Dievs tev svētīs. Tā nebūs, ja? Eju, tur kamerā, kas tu skatāties, tā nebūs, jau viņi nav šķība attiecībā pret mani. Mums taču jāmācās svētā gara vadības, svētā gara ritms, svētā gara temps, ja? Nē, mēs skrienam, ja? Un lai jūs neskriet, ir jānomirst, un pēc tam pamatīgi, ja? Līdz nekur neskrien, saproties, nekur, ja? Viņš tiek augšām celts un vienīgi vadīts, tur Dievs viņu grib, vai ne? Pagaidām tev būtu jāstāv ticībā un jāgaida savus laikus, saproties. Negribu stāvēt, gribu rosīties, un tad ņemies un perīs. Es uzstāšu pašos sajiešanas kalnu, pašos ziemeļos. Viņš saka, es uzstāšu augstumos, viņš iekaro lepnu virsotnes. Ja faktiski to visu laiku pasauli nepārtraukt mēģina iekarot kaut kādas virsotnes, kas būtībā ir tukšas, ja? Tāpēc, ka tukši cilvēki iekaro tukšas virsotnes. Es būšu kā pats visaugstākais. Es būšu kā pats visaugstākais, viņš saka, jā. Ziniet, ka viņš sakies pār Dievu zvaigznēm. Pār Dievu zvaigznēm. Redz, Jēzus Kristus arī kāds rīt zvaigzni, vai ne tā? Viņš ir rīt zvaigzni, vai ne tā? Man ir tendence domāt, ka patiesi Sātans piesaka pretenzijas, kas ir vēl pat lielāks par Dievu. Viņš ir vispār slims, ja es tev tā, ja? Viņš ir totāli slims. Viņš nevar pat apmierināties ar Dievu tronu, viņam vajag vēl vairāk nekā tas vispār ir paredzēts un tā tālāk, vai ne? Pilnīgs un absolūts sviests. Kāds patīkams klusums, atliek tikai aizvekt. Labi. Kur es tagad tevs? Es esmu pie gomi, ja? Vēl sakot, labi, lai notiek. Tātad, lai kā tur nebūtu. Redziet, vēl es pateikšu tiem, kas te nav to dzirdējuši, bet tie, kas ir dzirdējuši, lūdzu, nemetiet uz manas akmeņus. Es tikai pateikšu vienu lietu, ja, ka Bībelē ir skaidri paliek viena lieta. Dievs valstis personificē. Personificē. Ja šitā būtu globālā telpa, ja šitā būtu pasaules telpa, ja, tad te sēž tā teikt laimīgā Izraēlā, te sēž tā teikt draņķīgā Krievijā, te sēž tā saka krutā Amerikā, te sēž Irāka, ja saproties bandīts tāds, ja, te māte Latvija, neļa, vai ne, tie čādi, ja tur kaut kur piedat arā pasaulē, es nezinu, vienā sakot, lai kā nebūtu, saproties, mums jādzīvo visiem vienā telpā, visām valstīm, jūs saproties, un kādam Dievs iedevis rungu un autoritāti būt policistām, ja. Un kur ir Krievija, māma Krievija? Kur bija māma Krievija? Nebija mūsu māma Krievija.
Tu būsi māte Krievija, tas nekas ar tevi savādāk, ja? Jā, sakot, tev nepatīk tā Amerika, tu saproties, ja tu gribi kaut ko tur darīt ar viņu, saproties, ja tāpēc, ka viņi ir hegemons un nezinu, kas tur vēl, un tā tālāk, bet zini, kas paliek, ja? Tavā sirdī ir nav Krievija, tur, vai ne? Tavā tur ir nav tavā sirdī. Amerikai sirdī 71% kristīgās pārstāvniecības sabiedrībā. Jā, kādreiz bija 85, ja tagad ir 75, ja? Saproties, tur ir kristīga apziņa tajā valstī, saprotiet, ja tur tiek Dievs, ja tomēr vai nekā, bet prezidenti tomēr, kā saka, svēr pie Bībeles, nevis pie kaut kādas konstitūcijas, saprotiet. Un gaisma, tas ir tumsi, ja nīst gaisma, saprotiet, lūk, kur ir konflikts, ja, un tumsi grib pārvaldīt visu šo sistēmu, pakļaut visu to sev, saproties, ja. Pēc arī Izraela, ja, tas tā ir skaitā, vai ne, tas var būties laimīgi. Nu, redz, tā kā viņš personīcē valsts, kāpēc? Tāpēc, ka viņš saka, Dieva valstība ir līdzīga cilvēkam. Dieva valstība ir līdzīga cilvēkam. Un tā kā viņš runā par Gogu, ja, tad viņš arī saka skaidri un gaiši, ja, ka principā viņš viņu uzrunā personīgi. Personicēt viņu kā vienu personu. Ja. Tas pats attiecībā uz Jēkabu un Izraelu. Jūs zināt, ja viņš bija Jēkabs, tā bija viena persona, divām rokām, divām kājām, saproties. Un beigās viņš bija arī, kā saka, valsts un tauta. Un te rakstīts tā, atkal man garā atskanēja tā kunga vārds. Es vēl tā sāsināju uzmanību. Labs ir tas latviskais tulkojums, oriģinālā gan es viņu tā neredzu, bet, lai nu kā nebūtu, ja, bet atskanēja vārds. Redziet, pat nav jautājums, kā viņš atskanēja no Dieva, bet atskanēja pats vārds, garā. Garā. Nevis te, bet garā, ja. Garā atskan vārds. Wow, ja viņš runā, saproties, viņam ir kaut kas sakāks, vai ne? Nu, lūk, un tāpēc, sakot, mēs varam dzirdēt, lai draudz klausās, ja, ko Gars saka draudzēm, ja jums ir ausis garīgās, ja. Te viņš saka tā, cilvēku bērns griez savu vaigu pret Gogu, Un 3. pantā viņš saka, es celšos pret tevi, Gog, ja, es būšu pret. Ko nozīmē pret? Pētera vēstule saka skaidri gaiši, ka Dievs pretojās kam? Lepnējiem. Un vai jūs neesat ievērojuši, tad, ka man kādreiz ir diskusijas arī ar krieviem, starp citu ticīgiem cilvēkiem, baptistu draudzē, kur es tur esmu, vai ne tie krievi cilvēki. Es teicu, es nepiekrītu viedoklim tam, ka faktiski, ja ir runa par Ameriku, tad tas viss ir slikti, ja ir runa par Krieviju, tas viss ir pareizi. Tas viss ir par Ameriku nepareizi, un par Krieviju galīgi. Es būsim objektīvi, ja? Tāpēc, ka propaganda visu laiku uztur, ja spēkā, ja Amerika ir nepareizi, Krievija ir pareizi. Visu laiku šāda spēle. Un tas nav godīgs skatījums uz lietām, ja? Un tas faktiski paceļ augstprātību, jo es redzu, ka Krievija faktiski visu laiku tieši lepnumdēļ necenšas būt godīgi. Tieši lepnumdēļ necenšas būt godīgi, ja mēs raksturējam viņu kā personu. Ja? Tieši lepnumdēļ. Un lepnums tas ir viens tāds ļoti, ja? Redziet, un ja viņš saka, es griezīšos pret tevi, es pats, ja pasauli nav pret tevi, pasauli ir noraustījusies no tevis, tad es būšu tās, kas ir pret tevi. Ja? Es esmu pret tevi, nav problēmas. Ja Krievijas sirdī būtu gaisma, tad viņš nebūtu pret, bet Krievijas sirdī ir nāve, tad viņš ir pret šo te nāvi. Jūs saprotiet? Ja? Visi ļoti loģiski. Ja? Es ceru, ka faktiski es nekliboju savā loģikā. Ja? Es kaut ko pasaku, ja tas ir tā, kā saka. Nu jā, man jau sadzīvē to nevajag. Es jau taču tomēr, man tomēr vajag kaut kā noturēties šodien. Ja? Kā tu to ticību? Man tikai vajag šitās lietas un tā tālāk. Pagaid, šodien es revu nesludinu, tas taisnīgi. Bet es runāju šodien vispārīgās atziņas vārdu, jūs saprotiet, ja, lai mēs esam tomēr erudīti un lai mēs nenovaldamies šajos labirintos, jūs saprotiet, ja. Mums ir jāuztver šīs te lietas, ja. Es tā to uzskatu, ja, galu galā. Nu, ja jūs neesat tie, bet es ceru, ka jūs tomēr esat tie, tad es iešu sludināt krēslī. Labi, cilvēku bērns griez savu laiku pret Gogu Magogas zemē, Rošas, Meseks un Tubals valdnieku. Pasludini šādu pravietojumu pret viņu, ja. Un saki tam, tā saka Dievs tas kungs, redzi, es celšos pret tevi, Gog, Rošas, Meseks, Tubals valdnieki. Tātad visi šie te panti, faktiski viņu raksturo kā faktiski vienu tādu, te ir pieminēti vairāki vārdi, un te ir runāts par to, ka faktiski ir Gogs, Magogas zemē, Rošas, Meseks un Tubals valdnieks. Un pret šito visu kopumu, ja, kā saka, attiecīgi nostājās Dievs. Gogs ir galgalī. Gogs ir faktiski kalna galā, ja? Un ja iet runa par Gogu, ja nemaldos, tas arī nozīmē, jā, kalns. Tas arī nozīmē kalns. Jūs atcerieties, ka mēs lasījām Iesai, viņš grib iekarot kalnus. Nepārtraukt viņš grib iekarot kalnus. Nepārtraukt viņš grib kaut kur būt virsotnē. Kaut kas būtu vairāks nekā visi citi, jūs saprotiet. Ziniet, Dievs arī grib mums pacelt konkrētās virsotnēs, bet ziniet, kas ir interesanti? Viņš mums paceļ virsotnēs, lai mēs būtu pie cilvēku kājām. Nevis skatītos no augšas uz leju, ko dara pasauli.
Tā ir cita virsotne. Un virsotnes tās var būt, tās var ieņemt tikai Dievu paceltā, Dievu celtspēju, teiksim tā, un ceļ viņš tikai pazemīgs un saules cilvēks. Tā kā tad, kad jums ir grūti un smagi, tas runā par vienu lietu, tūkojiet savu dzīvi, tā teikt ar optimismu un prieku evaņģēlī, kā saka acīm. Tas nozīmē to, ka viņš jūs ir pacelt konkrētā virsotnē. Viss, tagad, ka jums ir smagi un jums ir grūti, tāpēc, ka viņš kaut ko mīl, tāpēc, ka viņš tā jūs mīl, ka viņš grib jūs nolikt te, nevis palikt, lai jūs palikt tur. Viss, vai ne? Un es ļoti atvainojos Ilonijā, bet vīniņš vienkārši tam nepalīdzēs. Saka, vīniņš apreibina, bet man vajag arī maizi, lai es varētu iet uz priekšu. Saprotiet, ja? Vajadzīgi visa padarīšana. Ja? Nu, lūk, tā kā man tajā ziņā principā ir zinām iebildumi. Ja bats ir pieprasījums pēc maizes, es neesmu pret vīri, bet ja man ir visu laiku šitās teikt, tad godīgi sakot tālāk netikšu. Tu pat es salūzīšu un palikšu. Ne? Man vajag ieiet absolūtā zemē, un tad es nevaru savādāk. Vēl sakot, Gogs, Magoga zemē, Rošs, Meseks, Tubals, Valdnieks, jā, viss, jā. Es domāju, ka redz, kur aizsaka kaut ko, kas zina ebreju valodu kaut kādā veidā, man tā ir ļoti uzmanīgam jābūt attiecībā uz skaidrojumiem un tūkojumiem un tā tālāk, vai ne, viss, jā. Bet attiecībā uz Rošu arī, vai ne, pareizi, Rošu kašā nav, pareizi, vai ne? Gala gads, jā, laikam tā, nu, gads, kas sākās ar sākumu, jā, viss, Roši, jā, Roši nozīmē ebreju valodā. Rošas, jā, Roša. Roši, ja nu galotni, tas nozīmē arī vadonis, ja, jebkurā gadījumā roši. Ja. Tad Gogam ir šāds te īpašības nepārprotam, ja, ar milzīgu ietekmi. Ja. Magogas zeme, nu tā ir Gogas zeme, bet vēl viens, teiksim, ir faktiski tūkojums, kas nozīmē savairošanos, ja tā var izteikties, vai ne? Un cik laikam dotajā momentā Krievijā dzīvo 150 miljoni, tad, kad mēs bijām Padomju Savienībā, tad laikam bija kādi vēl tik gandrīz, vai 250 miljoni, vai cik bija, nu, bet daudz bija. Tagad ir 150 miljoni, ja. Nu, es varu kļūdīties tur dažos miljonos, bet tas nav šī gadījumā. Viņš ir savairojies. Un teritorija milzīga, saproties, tā Magogas zeme, ja tā var izteikties, vai ne? Un faktiski redz šīs te augstprātības kalns, tā teikt, ja tur viņš arī attiecīgi sēž. Un faktiski no šī te augstprātības kalna principā ir cēlušās visas šīs te slāvu tautas, ja tā var izteikties, jo viņi tas izplatības areāls principā. Nu, runā kā faktiski arī par Baltkrieviju iet runa par Kaukāzu republikām, par Kaukāzu konkrēti, ja, un tad ir par Kaspijas Melnās jūras, to basēnu teritoriju un tā tālāk. Un ar Krimu, starp citu, ir interesanti. Arī tam ir savas garīgās saknes. Ir interesanti, ka Krievija tagad ir paņēmusi Krimu. Tam ir savu loģiski apsvērumu, kāpēc tas tā ir noticis tīri no garīgās skatu punkta. Ja. Tā kā tas ir skaidrs. Es nedomāju, ka Ukrainai to Krimu vajag atpakaļ. Nevar. Es domāju, ka viņai nav iekšā nemaz tā švunka, ka viņi to grib. Ja. Viņi kā tā runā, tā politiskā polemika ir tāda, ja? bet viņa, tas ir Krievijas gabals, lai Krievija arī viņa aprīķina, nav problēma. Kas te mums te vēl ir? Jā, mums ir Mešeks, jā. Mešeks, no kā būtu faktiski, no kā būtu cēlies arī kā vārds Maskavu, jā. Moskavas kalns tie saucamie un tā tālāk, jā. Bet Mešeks vēl faktiski runā par tādu interesantu lietu, jā, kā izplesties, izplesties. Svešvārdā to sauc par ekspansiju, jā. Es iebāžos tavā dzīvoklī, es iebāžos tavā dzīvē. Ja? Tagad tu man runās krievis, tagad es tev mācīšu, kā dzīvot, Dieva nav. Ja? Tagad es esmu Dievs, mana reliģija, faktiski mēs kopā ar tevi, ja tu ne, tad es tev faktiski bum nošaušu, ja? Bet principā tu man iesi tā, kā es tev likšu. Ja? Pieskriet kā tā viss notiek. Ja valsts ir tik stulba, ka viņi panāk savus mērķus spiedienu palīdzību, ja? Tad godīgi sakot, viņi norakstīja progresam. Pilnīgi un galīgi. Nekas nevar notikt progresīvi zem spiedienu, nekas zem garīgā spiedienu. Saprotiet? Galīgam radošam procesam, lai valsts attīstītos, ir vajadzīgi garīgi gaisotni un brīvi gaisotni, brīvība, kur svētais gars ir kungs, ja tur ir brīvība, ja nevis spiediens. Ja. Tas ir ļoti svarīgi. Ja. Tā kā, ja teiksim, kāds te taisās iebilst un uzkundzēties ar savu mentalitāti, kas ir man pilnīgi sveši un neskaidri, es nekad neesmu nejūties kā padomu pilsonis, es vienmēr teicu tā, jā, tu varbūt esi dzīvis, tu saka, tu esi dzīvis Latvijā, es tev palīdzēšu, tu esi dzīvis Padomu Savienībā, es esmu dzīvis Latvijā. Es esmu dzīvis, tu esi dzīvis Padomu Savienībā, un es nekad neesmu jūtis kā padomu pilsonis. Tā kā man vajadzēja tur aprēķins bija smalks, tā kā man vajadzēja komjonitā iestāties, es nevēlējos, bet man bija aprēķins, lai man nepaņem tādi iebīgā Krievu ideoloģiskā armija, vai ne? No kuras es oficiāli tiem pagoniem visiem atteicos no tā tālāk, kad es pieņem Kristu. Bet man toreiz jautāja, tāda sēdi komjonitnes pieņem, tas bija Gulba tehnikumā, es atceros, vai ne? Tagad es iznāku pēdējā kursa students, tagad viņi man grib, man apnās, es negribu to komjonitni, es neesmu komunists taču, es neesmu. Jā, es domāju, pie pirmās izdevības es laidīšos prom no šejienes, es negribu šito ideoloģiju, šito melu ideoloģiju, šo melu impēriju, vai ne? Un tad viņi man tā jautāja, tā komunistā līderi, tā viena tāda, viņa Anita vārdā bija, saki mums visiem, vai tu esi gatavs atdot savu dzīvību par mūsu lielo dzimteni?
Es stāvu, es zinu točinu, ka nē, ja? Es zinu točinu, ka nē, ja? Un šie te viss smaida. Es saku, jūs uzdodat tādu ļoti nopietnu jautājumu, ko jūs tur smaidat? Es saku, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Es teicu, es neesmu drošs, es teicu, ja? Un tas bija tāds izaicinājums, tāpēc, ka viņš teica, es atdošu, jā. Vai tur tas lielais grāns, tā teikt, rūc tālāk, vai ne? Pieaucot ekspansīvu, mēs zinām, ka principā komunistiskā ideoloģija vai komunistiskais bloks faktiski izplētās milzīgi, vispār izmanto. Un ziniet, kas ir interesanti, ja man diemžēl ir jāatzīst viena lieta, jo visu nelaimu laimu cēlonis, visu laimu un nelaimu cēlonis ir ebreju raiti. Es atcietu pret ebreju, tāpēc, ka es aizstāvu Izraels intereses tos automātus. Zinu, ko es tev pateikšu? Komunismu, ne, bet kapitālismu izdomāja ebreji, un slavu viņiem, tas ir āmen. Demokrātija Izraēlā ir vienīgā demokrātija tuvos austrumos. Apkārt ir autoritīvie režīmi, ārābu valsts. Ja? Ļoti politiskā agresija apkārt ir, vai ne? Bet demokrātija Izraēla ir vienīgā tuvos austrumos, vai ne? Krievija neskapēc ienīst demokrātiju, vienkārši ienīst aknās, ienīst. Viņam vajag autoritīvo režīmu, viņam vajag kulak, viņam vajag dūri, ja viņam vajag šito visu. Viņš nemāk dzīvot nemaz, un viņš ienīst. Tu to dzirdi oficiāli, ka viņš ienīst demokrātiju, vai ne? Bet Izraēla vajag demokrātiju. Izraels ir izdomājis, ja pareizāk sakot, ebreji ir izdomājuši kapitālismu, ja, bet ebreji ir izdomājuši arī komunismu. Un tas ir Marks un Engels. Marks, kas ienīda ebrejus, būdams ebrejs, ja, tas ir unikāli. Ja. Tas ir atsevišķs stāsts, kas tur viss ir, ja, kā viņš faktiski beigās galīgi sviestās sagāja. Zin, ko viņš darīja? Viņš sacerēja odas Sātanam. Viņš sacerēja odas Sātanam un izgudroja komunistisko ideoloģiju. Saprotiet, ja, viet to kā es esmu politekonomija, lai kas viņš tur nezinu. Kapitāls, pareizi. Svarīgi kapitāls, es esmu не просвещен в этих делах, я очень извиняюсь. Я уже забыл. Хорошо. Vienmēr sakot, Dieva nav, bet komunisms ir, jā, slavu Jēzu, vai ne? Un tie ir ebreji. Un zini, kas vēl interesanti? Nu, man šitā te arābu plūsma Eiropas organismā tagad vienkārši man kacina. Un es domāju, tur ir tāda neapskaidrība garīgos jautājumos, kas tagad notiek. Es saku, tā ir Eiropas izvarošana, vistīrākā veidā, tā ir Eiropas izvarošana. Mums steidzīgi šeit ir vajadzīgi gaismas pils, baznīca. Steidzīgi! Tu saproties, vai tas stundas draņas neielientē iekšā savu sēku, ja? Tā ir alāk sēku, kas tad lien iekšā, ja plūst iekšā, ja, un apaugļo Eiropu, ja, un tad tur neskas radīsies. Ja. Agresivitāte, pilnīgi nekaunīga un tā, pieprasa ne skola, ja, viss tur vajag. Ja. Bet zini, kas ir unikāli? Izmēru radīja kas? Ābrams. Ne Abrahāms, bet Ābrams. Ābrams, tu saproties, ebrejs, saproties, radīja Izmēru. Un reiz faktiski arī tur ir principā šīs te Ābram ir ebreja asības, lai viņi faktiski ienīst Izmēru. Tu saproties, kas ir unikāli. Un mums ir problēmas. Jūs saprotat, pa ko iet runa? Iet runa par to, ka tad, kad baznīcā arī ir miesiskā iniciatīva Jēzus Kristus vārdā, jā, tad godīgs un godīgi poļus, saproties. Tieši šī te loģika, jā, jūs man saprotat, par ko es te tagad runāju, jā. Es ceru, ne? Tāpēc es saku vēlreiz, tu mēdē nos, lai tie izmēli nerodās, un lai ārā Īzaku, jā. Хорошо. Kas mums te vēl ir? Ziniet, nolasīsim, nu, tas muļķīgais, ne, bet tas neveiklais un nepilnīgais latviešu tulkojums. Bet, nu, labi, blēslējas svētīts. Es vienalga viņam pieķeros, bet es tur tā skrupulos, visu tur tā ķitēm. 120. psalms, 5. līdz 7. pāns, skan šitā te. Cik žēl, ka es esmu svešinieks mēšēkā, cik žēl. Nu, tā varētu teikt, ka latviešu tulkojums ir, jā, nu, žēl gan jau, kad es esmu te tajā komunismu paspār. Es apsīju, ka neaizmirst, jā, komunisms, kopš komunisma rašanās. Statistika principā runā. Nu, labi, nespētīsim pa matiem, jā, tur neskaldīsim matus, jā. Bet faktiski komunisms savā vēstures pastāvēšanas laikā ir iznīcinājis 100 miljonus cilvēkus. 100 miljonus cilvēkus. Un vēl joprojām komunistiskā partija tur, jā, vēl joprojām Zjugānā priekšgalā, jā. Vēl joprojām. Viņi nekaunās šos te upurus, jā. Un mēs ejam kaut kur. Cik žēl, ka es esmu svešinieks Mešakā, ka man jādzīvo Kedara teltīs. Neko nepildu. Pārāk ilgi man jādzīvo pie tiem, kas ienīst mieru. Es turu mieru, bet līdz, ko es runāju, viņi cenš izraisīt kādus. Tu esi miera cilvēks, kā tu sāc runāt par Jēzus Kristu, un reiz būs tev drāgā, vai ne? Ziniet, tas tulkojums ir bišķiņ savādāks, un paklausties, kā viņš skan. Nevis cik žēl, bet bēdas man! Tāpēc, ka tur rakstīts izmisums, skaļš kliedziens, bezcerības, sāpes un ciešanas. To nozīmē tās bēdas. Lūk, tas ir tās, tāpēc, kad es atrodos tagad pie Mešeka, jā, viņa paspārnē. Un bēdas man, mēs celsim laimīgo komunismu nākotni, man bēdas ir, saproties, kad es dzīvoju jūsu pagalmos, jā.
Man ir bēdas, nerunāju par laimīgiem cilvēkiem un tā tālāk, tāpēc mēs vienkārši esam attedušies to 50 gadus, mums vajag neatkarību. Un tā neatkarība, paldies Dievam, mums dāvāja Kristus iespēju pieņemt. Jā, sākās baznīcas, paldies Dievam. Es diviem komunistiem atteicu, viņi tu teicu, visi fašisti, nezinu, kas tur es paklausies. Jā. Fašismu, komunismu atnoģēra mājas, saka, kas te te bija, saka, te atvērās patiesībā beidzot ceļš, atnāca te Jēzus Kristus un te cilvēks slāpēs gāja pie viņa. Jā. Lūk, kas ir pa lietu. Lūk, kas ir pa svētību. Jūs to nedevāt, viņi to iedeva, ja? Brīvība, ja? Demokrātija. Un labi, tas tā. Bēdas man, ka es mitinos, ja mājoju pie mešaka, ja? Tas ir restīvi tas, kas ir paplēties tā, ka faktiski esmu zem viņa tā teikt spiedienu. Ka man jādzīvoja Kedara teltīs, man ir kaut kāds miteklis. Man Kedars piedāvā kaut kādu mājvietu, ja, kaut kādus sociālos dzīvokļus vai tavs visus tos mikrorajonus, kas tagad ir sacēl pilnīgi bezgaumīgi un galīgi debili. Pareizi, nav piekrīt, Jurģi, ja tev ir māksliniecisks kaut kāds ievirs, vai ne, tev viņas ir, vai ne? Bet, kad es paskatos uz tām fasādēm, tad es tur tikai redzu bumbierēns un lifčiks un nezinu, ko tur vēl, visāds stūvs rogrāvis, ja. Un par ko priecāties, tas ir komunisma arhitektūra, vai ne? Kaut kāda paneļa mājas stīslis, kaut kas tur vispār nekā, par ko priecāties. Man ir kauns ārzemnieks tev esi, ja. Kedara telts, un ziniet, ko nozīmē vārds Kedara? Ko nozīmē vārds Kedara tulkojumā? Tumsa. Tumsas mitekļi. Ja? Mēs pārstāvam nav, mēs pārstāvam tums, mēs pārstāvam šo te ideoloģiju, un visi jūs esat tumsas mitekļos, un esiet laimīgi, vai ne? Mēs jūs pabarosim, mēs jūs padzirdīsim, vai ne? Tev būs darbs, vai ne, tā teikt, jā. Komiskā darbpriecinieks varbūt tu būs, bet tev viņu piešķirsim, vai ne? Jā, bet Kedara teltīs tu te mums paliks, jā. Tāpēc, ka mūsu sirdī arī ir, vai ne, kā saka, viena liela milzīga Kedara tilts, kas saucās Mauzulis, kurā dzīvo nāga, vai ne, kā saka, jā. Viņi pat kustās reizēm, jā, tu YouTube'ā var redzēt, kā viņš pat kustās, vai ne, tur notiek arī šī kāds lietas, vai ne. Viņam nāk jaugunies, kāpēc, es nezinu, kāpēc viņam vēl projām nav, un zinu, kas ir interesanti, es noskatījos vien dokumentālu filmu, es Beltā. Viss tā brigāda, kas čunčinās ar to mūmiju, Ļeņa mūmiju, ja, ar šefu priekšgalā, sabu viņam kaut kur jau tuvu jau pār 18 gadiem, vai ne. Viss tā brigāda ir ebreji. Kas ir interesanti. Tāpēc ne jau ir runa par to, ka tas esmu pret ebreju, bet te mēs esam arī šķīvi, mēs glorificējam Izraelu visu laiku glorificējam. Tā ir tāda paša problēma tauta kā visi, jūs saprotat, ja? Tikai Dievs fokusējās uz Izraelu savām interesēm ļoti īpaši, ne? Un tās būtu mums jāizskatā. Es palīdzu ebrejiem, ja tāda iespēja ir, vai ne? Un mēs esam to zinājuši, vai ne? Mēs esam speciāli 3 cilvēki ņemam dalību, un mēs vienu cilvēku aizstūmām, tad viņi televīzijā dzīvo, vai ne? Palīdzējām visu kā vien varēju, vai ne? Es neesmu antisemīts nekādā gadījumā, ja? Bet, es esmu pret pārspīlējumiem. Pēc ko bēdz man, kad es dzīvoju tums teltīs. Paldies Dievam, ka tā būda sabruka. Paldies Dievam, ka tā būda sabruka, saproties. Beidzot jums aizbrauc, savu Dievu, ne? Un tagad iesprīdēja saulīte mums, ne? Jēzus Kristus veidolā, ja? Tā kā tu esi dzimis laimīgā laikmetā, Filipa. Šito mūri, ko teicu, un es piedzīvoju, zinu. Tikai lūdzu, nesacer kā tev ideoloģija, tāpēc, ka bārdēm visi tādus filozofijas tērēs. Labi. Te tev piestā nav problēma. Labi, ziniet, es jūtu, ka es nepabeigšu, te pārāk gar ko teikt. Ziniet, es uzreiz pārēšu pie viņa citas tēmas, jā, bet tas ir saistībā arī ar šo pie Krieviju. Jā. 90, kad es strādāju Kokogolā, tas bija 90. gadu kaut kur, 95, 98, 97 gads. Un bija atbraucis viens cilvēks no Eiropas Savienības, viņš bija tieslietu kaut kāds tur, es nezinu, kaut kāds ar tiesvedībām saistīs lietām, tur, es nezinu, jurisdikcijām tam, tur, nezinu, neatceros konkrēti, vai ne? Un viņš bija kristietis, un viņš bija atbraucis, ja nemaldos, jaunajām paudzēm. Un toreiz kā šodien es atceros, un tāpēc es man lika pīkšņi parakties un papētīt. Un es gribu uzšķirt Daniela grāmatu. Daniela grāmatu, 7. nodaļu. Tā ir Hosea. Daniela grāmatu, 7. nodaļu. Te ir pieminēt visādi zvēri. Tā impērijas tur ir pieminēts, viena pēc otra, kas seko, viss viņas ir zvērisks, viss viņas ir bezdievīgas, tur bija tā teikt, lūk, šī te Bābela, pēc tam bija Mēdija Persija, pēc tam bija Grieķija un pēc tam bija Romas impērija. Tagad tas ir mūsu laikmets, Svētā Romas impērija, 2 kājas, šitie visi momenti, es tur neiedzināšos jau detaļās. Interesants viņas ir, bet lai paliek šī gadījumā, vai ne? Bet ziniet, tas ir attiecībā uz pravietojumiem. To es esmu paņēmis no viena tāda, kas pie Koplandiem arī kādreiz tur diskusijas viņi tur uzturēja. Ļoti man viņš patīk, Čārlis Kaps ir tāds viens sludinātājs, viņš jau vīrs gados, vīrušais kaubojs vai ne, bet tāds ļoti veselīgi domājuši man prāt, ja. Viņš pieminēja tādu frāzi, ka ļoti daudz reiz Bībelē, principā, kad iet runa par pravietojumiem, tad viņiem principā ir dubult slodzi. Viņš runā gan par to, bet vienā tekstā var būt divas versijas, kas ir pilnīgi pareizes. Ja, viņas nav pretrunā, bet viņas principā sevi nes tādu idejisko vai skaidrojošo tā teikt, vai ne, slodzi.
Un ziniet, viens zvērs nāk ar otru, un te principā ir tāda viena lieta, jā. Pirmais izskatījās kā lauva, tas ir 4. pāns. Pirmais izskatījās kā lauva. Lauva, redzēja, kas paliek lauva, tā ir Lielbritānija. Un viņiem tur Londonā ir 4 lauvas, kas skatās uz visām 4 pusēm un tā tālāk, un viši tie momenti, tā ir karaliene, teiksim tā, jā. 4 lauva, bet tam bija ērglis pāri. Ērglis, kurā gadījumā Balgavas ērglis, un tā ir man, kā saka, erudīcija, vai ne, es par ērgļiem es pētīju speciāli, kā bijušais ornitologs, vai ne, Balgavas ērglis, šīs te cēlais putnis, vai ne. Smuks, skaists, es nezinu, es ar pasev tur vai ne sabāzi tajās saitēs tur savus ēdi fotogrāfijas, man viņš ļoti patīk tas putnis. Cēls, brīvs, tas ir simbols, mums pašiem viņš aicina būt kā ēdiem pravietisks simbols, tas ir teritorija pāraug, tas ir medīt pār ūdeņiem un teritorijas plašas pāraug un nes šo te brīvību un tā tālāk un tā projām. Ja? Un faktiski par lauvu runāts tā atklāsmes grāmatā, laikam, ka tam zvēram bija lauvas muti, ja nemaldos. Un redziet, un lauva runā angliski, un tas nozīmē, ka principā to, ka angļu valoda tajā momentā dominē visā pasaulē. Dominē, jā, tas ir ļoti atbilstoši Bībelē, absolūti, vai ne, tajā ziņā. Ērgļu spāni, vai ne, kā saka, Anglija un ASV, viņi šā ziņā, kā saka, nepārprotam ir koleģiāli, jā, bet es eju uz 5. pantu. Un tad parādījās vēl otrs zvērs, un principā viņš simbolizē mēdīju Persiju, jā, Persija. Līdz kuram tur gadam aizmirst, man vajadzētu tur uzšķirstīt, bet es nekavēšu laiku, jā. Persija tā ir Irāna. Persija tā ir Irāna. Ja? Un dotā momentā Krievijas interesi tuvos autumos ļoti tagad aktivizējās, ļoti aktīvi aktivizējās, tas ir skaidrs, ja? Viņi sāk faktiski ar Irānu, kur Izraela faktiski dotā momentā grib ar Irānu tikt galā, bet dotā momentā Krievija laužās iekšā tajā visā un ar savu atomu tehnoloģijām visām tur un tā tālāk. Ziniet, kas ir interesanti? Pēc otrā pasaules kara, es aizmirstu, man ir statistika kaut kur, bet ļoti daudzi nacistiskie, nacistiskā režīmība laika tie kā saka, nagmauceļi, tā var izteikties, ja, atrada patvērumu būri Irānā. Irānā, jūs saprotat, vēl joprojām tur ir. Irānā. Un redz, tad, ka Krievija savā retorikā, savā politiskajā, kā saka, uztur apsūdzības, ka jūs esat fašisti, ja, bet jūs draudzieties ar to valsts, kur sēž šitie te nacisti, ja. Sēž Irānā, jūs saprotiet, viņi tā ir dziļā pensijā, es nezinu, dziļā bedrē, vai ne, bet jebkurā gadījumā tāda lieta ir, jūs varbūt nezināt šito tā lietu, ja. Un es saku, vēlreiz saku, ka Krievijas oficiālā politika ir negodīga tumsas dēļ. Tikai tā iemesla pēc viņi neapgaismot, viņi negodīga, un viņi simpatizē nepārtraukt nav, tā iemesla dēļ, ka viņas sirdī ieņems, ja. Viņas sirdī šis te mauzulē, šī te nav smaki, ja. Šī te tums, mēs par to tums runājam, keda pelts un vispārējais, vai ne. Nu, lūk, pirmais, tad parādījās vēl otrs zvērs. Viņš izskatījās kā lācis, kas bija piecēlējis tikai ar vienu savu pusi. Tam bija zobos 3 rības, un tam kāds sacīja, celies un ej daudz gaļas. Nu, lūk, mēs esam nonākuši pie lāču. Faktiski šeit Daniels principā pravieto par to, ka tā ir mēdīja Persija, kas nomainīja Bābeles impēriju, ja, un tā tālāk, vai neviena impērija nomaina ar otru. Tur ir salīdzināts, ka zelts, sudrabs, pēc tam ir zelts, sudrabs, tad ir varš, un tad ir tas zelts bleķis ar māliem un tā tālāk. Jūs redzat, ka principā visa cilvēce bez Dieva regresē. Zelts ir visvērtīgākais, sudrabs ir mazāk vērtīgs, ja pēc tam ir varš, pēc tam ir jau zelts, vai ne, un tad ir māles, nekas vairs nav. Vērtīgs sistēma krītās, jūs saprotiet, ja? Tāpēc, ka Dievs nav absolūti centrā, ja? Impērija centrā nav Dievs nekad un nekur. Un Krievija visu laiku piesaka pretenzijas uz impēriju. Uz impērijas, teiksim, domāšanu, mentalitātu, un viņi domā kā impērija, viņi grib impēriju. Un tur tie oficiālie, kā saka, tie rektori, tie visi nepārtraukti apgalvo, ka vajag impēriju atpakaļ, ja? Nu, bet te ir lācis, vai ne? Un toreiz tas cilvēks, kas atbrauc no Eiropas Savienības, viņš izteica tādu frāzi, un tas man arī darīja šodien tā uzmanību, un es ieskatījos tā bišķiņu. Redz, es runāju par vienu virzienu pravietisko, ja, ka principā iet runa par mēdīju un Persiju. Bet tad var jautājums. Jūs zināt, ka, teiksim, daudzas valsts ir izvēlējušās simbolus, atpazīšanas simbolus, kaut kādus zvērus. Mēs jau teicām, Amerikai tas ir ērglis, Lielbritānijai tas tā ir lauva, Francijai tas ir gails, Austrālijai tas ir ķengurs, ja. Igaunijai tas ir tā ir bezdelīgi, Latvijai tā ir baltā cielava, ne? Man liekas, ka Jaunzēlandē tās putnas kazuās, jā, tādi interesanti rādi, tev ir snābi pieredze tāds un tā tālāk un tā projām. Nu, viņas tur ir, viņi nepārtraukti tur ir, jā. Šitie visi. Nu, un tas būtu viens virziens. Bet mēs zinām, ka Krievija visi jāpazīst kā Medveģi, Vācis, jā. Medveģos premjerministrs, vai ne?
Krievalodā tas nozīmē mjot vieteķi, jā, un es baudīt medu, laikam tā to tūkot, es nezinu, ja, kaut kas tā ir pagaršot vai tā, jā, mjot, medveļi. Un te ir otra pravītiskā līnija, tu saproties. Jo principā tā ir, Krievi ir atpazīstama. Es pārakos, ja internetā paskatījos, no kurienes ir nākus tā simbolika un tā tālāk, nu, grozi kā grib, Krievi ir medveļi, vai ne? Ir medveļi un caur tā bildi, vai ne? Nu, хорошо. Jo jūs zināt, jā, teiksim, ka faktiski, teiksim, vienotā Krievija, laikam tā, ja ģineras cilvēkiem, ja tā politiskā partija, ja, kaut kas tā, nu, Putins ko vārdu tur, vai ne? Viņai simbolikā kā slācis, pareizi, slācis profilā, vai ne? Tad ir tāda pilsēta kā Pērmi, un tās pilsētas Pērmis, teiksim, arī atpazīstamības simbols ir lācis, jau uz kuru muguras tiek nesis pareizticīgais evaņģēlijs ar pareizticīgo krustu, vai ne? Mēs zinām, ka Maskavas olimpiāda 80. gadā bija nevis Čeburaška, nevis krokodils Gene tur lidoja, jā, tajā piepūst, jā, bet tur medveļi palidoja, jā, viss raudāja, viss priecājās, viss notiek, vai ne? Tā kā viņi pats sev piesaka kā lācis, vai ne? Viss notiek, viņi ir lācis, jā. Lācis dzīvo taigā, tā tālāk, viss tas tur notiek, jā, un viss raustās, jā. Bet, ziniet, pastiet, tas pāns beidzās ar interesantu frāzi, un kas man liekas ļoti precīzi un saskanīgi, ja celies un ēd daudz gaļas. Celies un ēd daudz gaļas. Daudz. Un es saprotu, ja, ka tā padomu Krievija un ja tā padomu sistēma kā tāda, ja, to ir izdarījusi aizgūtnē, vienkārši pārpilnībā. Viņi pārsātinājušies ar gaļu, saprotiet, ja. Tas, cik lielā mērā koncentrācijas nometnēs ir aizgājuši cilvēku gulagos un tā tālāk. Jūs varbūt nezināt, bet Stāļins un par Stāļinu es arī runāšu. Par Stāļinu un Hitlers, jā, 2 gadus bija faktiski absolūtā koalīcijā, jā, sapratās savā starpā brīnišķīgi. Un vācieši bija brauc uz Krieviju, ņēma, saproties, kaut kādus padomus un kādā veidā uzbūvēt koncentrācijas nometnes, tāpēc, ka viņas jau tur Krievijā bija, saproties. Un tas ir atklāts stāsts. Jūs ziniet, ka Krievijā koncentrācijas nometnes nebija pret politiski domājušiem disidentiem vai kaut kā tam līdzīgi. Nē. Tā bija pareizticīgās baznīcas iniciatīva, to runā Žuravļovs. Tā bija pareizticīgās ticības iniciatīva, ja, kas faktiski bija domāta kristiešiem, kas nepārstāv pareizticību. Tā bija domāta kristiešiem. Viss smalki izdomāts, kā viņus tur mocīt bada nāvē un tā tālāk, ja, galējos ziemeļos un tā tālāk. Tāpēc es vēlreiz saku, ka ne viss tas ir, kā saka, krustiņu kaklā, ja, patiesībā pārstāv, ja, šajā gadījumā šo te Dievu mīlestību, ja, un skaidrību pret cilvēkiem, ja. Celies un ēd daudz gaļas, ja. Bet viņam bija 3 ribas mutē. Un tad ir tāda viena interesanta lieta, ja, tad ir viena interesanta lieta, proti, kas ir, ja, kā toreiz viņš izteicās tās lietas, nu, jā, tur saka, tā varbūt ir Persija, tā varbūt ir Ēģipte, tā varbūt ir tā saucamā Lidija, tas ir Turcijas apgabala vieta, tā viena tā tālāk un vispārējais, labi, lai tā būtu, nezinu. Bet šī gadījumā, ja viņš teiks, man ir tāda tendence, tas, kas bija tur no Eiropas atbraucis, ja, viņš teiks tā, viņš kā kristietis, viņš teiks, man visu laiku teikt, vai nav runa tikai par 3 Baltijas valstīm, ja? 3 ribas. Man patīk šī versija. Es nezinu, varbūt, ka tā ir tikai tagad dotā momentā prātaļošana, lai paliek, ja, bet lācis ir kaut ko paņēmis zobos, jūs saprotiet, vai ne savos ilgos. Pieņemsim tagad versiju, nu visādīgi mēs te interpretējam, bet ja mēs atļausimies interpretēt šajā virzienā, ko mēs varam izsacināt, ja tā ir patiesība, ja tā ir vēl viens virziens, ja, attiecībā uz to vēsturisko aspektu, ko mēs runājam mēdīju Persiju, bet tagad attiecībā uz Baltijas valstīm, ja. Vispirmkārtām lācis nav suns, lai graustu kaulus, ja, nu tas ir aptais kauls un norīknis, ja. Tas ir tikai viņiem zobos, tā būtu vienlieta, ja, kas būtu jāsaprot. Nākamais, man ir jautājums, no kurienes tās ribas ir izrautas? No kurienes tās ribas ir izrautas? No kurienes viņas ir? Tas vien liecina, ka par ko, ja? Ja lācis apēstu tās ribas, ja viņš ir nograuzus, viņš ir viņu līdz kaulam, tāpēc, ka viņi mēdi daudz gaļas, vai ne? Un mēs zinām, ka arī mēs, nu... Rakstīts Krievalodā, ka viņam bija 3 ilpiņi. Jā, es pastījos oriģinālā, jā, un principā iet runa par ribām. Jā, es zinu, ka ilpiņā, jā, kad ilpiņā. Jā. Nu, labi, nav, lai kā nebūt ribas, jā, ribas. Es zinu, ka tur ir ilpiņā, es tāpēc arī vienkārši laiku tautīt. Redziet, kas ir interesanti, ja? Un lai kā arī nebūtu, ja, bet ribas arī tajā ziņā ir ļoti interesants, ja mēs zinām, kas ar ribām saistās. Ja? Bet labi, lai kā arī nebūtu, ja? Bet ja, viņš ir nograuzis to līdz kaulam. Jūs zināt, 37. nodaļa Ecekļālā bija tāda viena lieta, ka bija liels lauks ar kauliem. Tā ir Izraela nācija kā tāda. Viņš jautāja, ko tu redzi Ecekļālā? Ja? Viņš redz bezcerīgi, pilnīgi vienīgi kauliem. Nekas tur vispār nav, visi noguluši tā teikt līdz grīdai, ja? Nav nekas vairāk. Un viņš saka, jā, pasaka šiem te kauliem, jā, dzīvības to vārdu, vai kā tur bija attiecīgi, vai ne? Un viņš pasludināja Dievu spēkā, jā, un tie kauli sāk kustēties, šņiepstēs, savienoties, dzīsni tur veidos, visādi apauga miesa, rāda un vispārējais, un pacēlās milzīga armija. Man patīk, kā Krīs Valatoms teica, redziet, kā mēs skatāmies uz problēmu. Viens redz pilnīgi bezcerīgi, tur ir tikai kaulu Latvijā, atmod, kas tur esi dumšs, jā?
Te nekas vairs nebūs, tā Krievija mūs te aprīs un vēl kaut kas būs, mēs esam Eiropas Savienībā, tā arī jūg prātā saproties, nekāda stabilitāte nekur vairs nav, visur ir nežēlīgi, visur viss kratās, visur viss sit nost, ja nekāda vairs cerība nav, ja tā tu var skatīties uz Latvijas teritoriju, teiksim, ir uz Latvijas, teiksim, uz Latviju kā tādu, ne? Nu, ko tu mēs dziedam? Dievs tika uz izradīšanu, ne? Nu, labi, lai paliek. Tad redziet, bet viņš var, bet Dievs redz to lietu savādāk. Un tāpēc mums ir jāierauga Latviju Dieva acīm. Toreiz pareizi mēs bijām Filipā, ne uz to tēvs sirds Latvijai, vai ne? Tā tematika bija par to, ne? Es tā to atceros. Es neatceros. Bet rādi mēs bijām, ne pareizi, mēs braucam taču kopā toreiz. Tēvs sirds Latvijai, pareizi. Kā Dievs redz Latviju? Kā visaugstākais redz Latviju? Tad, kad viņš tajā Latvijai pieskarsies ar savu dvašu. Kas notiks ar Latviju? Labi, jūs varat skatīties, nu te vienīgi miroja, te ir zombi apkārt, jā, viss cīnās par kaut ko, saproties, un tie zombi grib labākos zārkos dzīvot un labāku stāstu sēst, un es neko veltu viņi, jā, nu cīnās visu, var izklaidēties savos zārkos un tā tālāk, jau vispārējais, nezinu. Vai nu kā ar palieko, ne? Bet tas ir tas jautājums, kā tu kā garīgs cilvēks redz Latvijas situāciju, tev ir kaut kāds garīgs skatījums, ja redzējums attiecībā uz to, kas te mūs sagaida. Tu to labi varēji, man liekas, just, vai ne, kas iet runa par to, ka tu biji Jelgavā tagad, vai ne, kas tu notika, vai ne, kā pēkšņi, jānovērtās, ja. Nu, un tāpēc pa kauliem tāda lieta, vai ne, un tagad tā, man jautājums, no kurienes viņi ir izrauta. Es vienbrīd domāju tā, pirmais kauls, pirmā riba bija izņemta ēdens dārzā no pirmā Ādama, pareizi, jā. Tā te Dievs iedeva, kā saka, rāmurīt pa galvu, vai ne, viņš atslēdzās, nu tā Dieva anestēzija, vai ne. Atvēja tur vaļā, visu to tur paskatījās un paņem rību, ne, izņēma ārā, vai ne, kā saka, aiztaisīja visu ciet, tas tur guļ, vai ne, neko nejūtu nemaz, vai ne, pilnīgā bezfilma, ne. Tas bija labi, tā bija pirmā bezsamaņā Bībelē. Un tagad, un Ādam neredzot, ja Dievs tur faktiski, ko viņš izdarīja to kaulu? Viņam vajag tikai kaulu. Viņam vajag tikai vienu nelaimīgu ribu, vienu vienīgu pārpalikumu. Tauts skatās, mums vispār nav nekāds izredzes izdzīvot. Visi brauc uz Angliju prom, visi kaut kur mēģina dabūt kaut kur labāku dzīves vietu, kaut kur izdzīvot, kaut kur nezinu, kas tur vēl. Latvija mirst. Es to dievoju personīgi 2010. gadā vienā milzīgā pārzīmā teicu, ja tu neatnāks pie mums, mēs izmirsim kā mamuti. Nekas te vairs nebūs. Mums ir vajadzīgi tava klāba, mums vajag tavu triumfu, mums vajag tavu glābšanu, ja? Mums tajā nulles bezcerībā, ka faktiski vairs ne. Baznīca arī tāda ļuļīga nekāda, ja? Es tāpēc ticu, ka baznīca skanēs savādāk. Viņa pacelsies jaunā godības līmenī, viņa skaņa būs savādāk. Viņi sāks runāt tā, ka viņi sāks cienīt un viņi sāks respektēt, ja? Tā, ka tas ir citās valstīs, kurā baznīca tiešām cienā. Ja? Es nenāšu par Argentīnas atmūti, es nenāšu par Dienvidu Koreju vai par šito te Singapūru. Ja? Vai nu paliek kā būdās, ja? Bet jebkurā gadījumā. Un lūk, un viņš faktiski tur ebreju valodā ir tā teiks, viņš izņēma no pirmā Ādama to rību, ja? Un tur rakstīts, ka viņš nevis izveido to rību pārvērt par sievieti vai kā. Tur rakstīts, ka uzbūvēja, uzcēla. Uzbūvēja, uzcēla. Ne? Un būtībā mēs tagad kā baznīca arī tiekam būvēt kā Kristus līgavi, ja no viņa ķermeņa izņēmtībā nekā saku, mēs arī tiekam celt un būvēt. Es celšu draugu, viņš saka, ja es celšu visu tavus 2 parametrus pa Telsvīlu, nav problēma, ja. Lūk, un redz un rību, ja. Un tas faktiski ir kaut kur, ja tu esi tas pirmais Ādams, tu var neredzēt, kas ir faktiski par potenciālu ieliks tajā ribā, vienā ribā. Kas par potenciālu Dieva skatījumā ir, tad, kad viņš faktiski nāks un svētīs Latviju, kas viņam ir par potenciālu. Es jau vienmēr saku, ka Latvija ir jāsapluso debesīm, jāsapluso, lai šeit vairs neienāk nekas no tās draņķības, kas pārstāv nāves intereses. Mums vajadzīgs ir Dievs, mums ir vajadzīgs Dievs. Un baznīca ir vienīgais Dieva instruments, ir Dieva vienīgā institūcija šeit, uz šīs zemes, ka mums jābūt par svētību Latvijai, ka mēs pārvēršam Latviju par brīnumu. Ja Latvija ir uzdevums, ja kā apostoli darbos, saka, katrai zemē, lai viņi meklē Dievu, tad mēs pasludinām viņiem, lai viņi atrastu. Ne? Pareizi, ne? Atmoda ir vajadzīga. Otrais atmodas vilnis, tieši nacionāla atmoda ir vajadzīga. Nu, lūk, un viņš uzcēla, un tas man liecina par interesantu lietu. Labi, ja mēs tur redzam, ka tur ir kauli, ja, tad Dievs var iztaisīt brīnumus, viņš var uzbūvēt un uzcelt. Uzbūvēt un uzcelt, jūs saprotiet, jā? Lai mēs būtu liecīgi, jo mums ir misija, lai mēs būtu liecīgi, teiksim, tai bezdīdīgai tagad jau palikušai izkūpējušai Eiropai, ja, tāpēc, ka viņi pazaudēs Kristu, tagad viņi ribās nāk iekšā šīs te alakdraņas. Un lūk, un tāpēc faktiski ir atbildi kaut kur Dieva žēlastībā pie Eiropas nostūras kā Baltijas valsts, jā. Man gan ir faktiski vairāk, tas viss iekšēji, ko es saprotu, tā Igaunija un Latvija, par Lietuvu man nekas īpaši nav zināms, jā. Orens vēl saka par Somiju, jā, bet, nu labi, paliek. Nu, lūk, šitā te situācija. Tā kā lūk, ja tikai vajadzīgs ir 3 ribas. Ir 3 ribas. Un tās ir mazas valsts, jo tur rakstīts, ka Dievs
to, kas nav nekas, viņš padara pa brīnumu. Tu saproties, korintiešos viņš tā saka, nu mēs it kā neesam nekas, jā, tieši to viņam vajag. Viņam vajag tā lai viņš pielikt savu dižanu un klāt un pārvērst to patīs, jā, tādā veidā tur visu, ne? Ja tu netic Dievam, tad, protams, tev nekāds perspektīvs šajā ziņā nav. Tālāk. Un vēl visbeidzot, ja es aizņemšu varbūt vēl kādu laicīnu pišķītīm, bet es gribu vēl vienu lietu. Man nav iespējas par visu izstāstīt, tāpēc. Ziniet, kas paliek? Es padomāju lūk šādā griezumā. Vai Krievija, teiksim, dotā momentā, jūs zināt, uztaisījuši Angliju to filmu, Ukraina tur ir iekaros tas gals, tur vai nekā saka, un tur vandās, tur viss ņemās, un viss tas huligānisms tur, cilvēki tur mirst un sit nosniņas un tā tālāk, un visi vainīgi tikai Bendera un tas, kā viņi tur sauc, un visi tie fašisti tur ir vainīgi. Nu, tā ir, tas ir viss ok, muļķības. Bet redz, kas ir interesanti. Un viņi uztaisījuši filmu, jā, par to, ka, nu kā būs, ka Krievi iesoļos šeit Latvijā, ne? Nu tā, jā, un tad it kā tur to sabiedrisko apziņu, jā, tādā saspringumu, vai, jā, baidies no lāca, ne? Man bija viens sprediķis savu laikā tēvu ceļā, kas nosaucās nebaidies lāca, baidies Dievu, jā. Tas ir loģiskāk pareizi, vai ne? Un tā, tur jau kaut bija savas lietas, vai ne? Nu, lūk, kur man doma pazud? Jā, un divi varianti, ko es gribētu pateikt. Ok, vai teiksim, šī gada mums baidīties no Krievijas, vai mums nebaidīties no Krievijas? Kā tad īsti ir? Redzi, kas paliek? Krievija runāts to, ja, ka zemes vidū, Izraela atrodas zemes vidū. Viens ebreju rabīns, es noklausījos, viņš teica, ka Izraela ir pasaules naba. Pasaules nav. Restīvi, visas bezdievīgās pasaules interešu epicentrs ir Izraela. Epicentrs ir Izraela, nepārprotam. Viss šis te tums spēks grib aprīt Izraelu, aizstumt tautu, noslūdzināt jūrā, iznīcināt viņu kā valsts, tas ir antisionisms un antisemītisms. Šito visu nolīdzināt, un lai pasnāt, ka Dieva nav, ir tikai tums. Jā. Viss. Ne? Un tāpēc visas tās lietas notiek, visi tie terora akti attiecībā pret Izraelu un tā tālāk un tā projām. Ja? Bet Izraela kā tāda ir miermīloša, viņi patiešām tur respektā dzīvību, kur savukārt Arābi, ja, ir agresīvā Arābu daļa, ja, teiksim, radikālais islams. Ja? Mani teksti, ja, kur viņi pasludina, mēs lepojamies ar nāvu, mēs glorificējam nāvu. To viņi personīgi paši pasaka, ja? Mēs glorificējam nāvu. Izraels slavē dzīvību, ja? Tie glorificē nāvu. Mēs priecājamies, ka ir nāvu. Ja? Absurds, vienkārši absurds. Lūk, un tad lūk, kā Krievija, liela impērija tagad, ne? Viņa grib sev tagad pieteikt kaut kādā veidā, viņa grib pieteikt globāli. Un zini, kas ir interesanti uz šo brīdi, ko es redzu, ka Amerika ir zaudējusi savu ietekmi tuvajos austrumos. Viņi it kā tagad Kerijs tur mēģina kaut ko sarunāt ar Lavrovu, ja? Bet principā viņi savu dominanti ir zaudējusi. Viņa kaut kādā veidā ir atšāvējusies, ja? Un tagad šo te vākumu mēģināja izpildīt Krieviju. Tas ir vairāk kā redzams. Pēdējā informācija runā par to, ka viņi grib aktīvi, viņiem notiek sarunas ar Ēģiptu, ar Saudarābiju, ar Sīriju, nepārprotam, tas ir Hafez Asads, ar kādu sauc, vai ne? Tāpat tagad ar Irānu. Intensīvi vienkārši viss tas notiek, vai ne? Un tādu saprot, tums, ja tur pamatā dominē Alaks, ja šis te mēnesis dievs ir tums dievs, ja, attiecīgi tie paši tiem citi arī, kā saka, mauzolēs, ja nav, ja, tums saprotās ar tums, ar vienu saslēgties intereses kopā saslēgt. Un es, kad runā par Gogu, ja tur būs vairākas tautas kopā, viss salidos kopā, viss tur ņemsies, ja, un tas nav antikrists, tas ir Gogs, tas ir cits kaut kas. Un atkal pamatojam, kāpēc tas nav antikrists, ja, bet tad atkal man ļoti ilgu jārunā, es to neizlikšu. Lūk, tās ir galvenās lietas. Un lūk, ko es saprotu, vai mums baidīties no Krievijas vai ne. Redzi, kas paliek? Ja, teiksim, Lācis grib pagriezties pret Baltiju un aprīt viņus kā Rīgas, ziniet, kas paliek? Tu rakstīs ēd daudz gaļus. Lai tu varētu ēst, zini, kas tev ir jāizdara? Lai tu varētu apēst, tev ir jāizlaiž ārā tos kaulus. Tev viņus ir jāizlaiž no savas mutes, pareizi. Tāpēc, ka tas nav tavā organismā piederīgas lietas. Viņas nedara tavai politiski ideoloģiskai asinsritē. Tu nevar aprīt kaulus un domāt, ka tie manējie. Nebūs tā, ja tev viņi ir zobos, bet lai tu varētu ēst daudz gaļas, tu neesi suns, tev tie kauli ir jāizspļauj un tad ēst daudz gaļas. Pareizi? Ir loģiski, pareizi, vai ne? Tas nozīmē, mēs ieguvām to brīvību. Mēs to brīvību ieguvām. Es neredzu citu iespēju, kā acīm redzot, mēs esam izrauti no Eiropas sāniem, tā izteikties. Mēs varam atrodas viņas sākos, pareizi. Mēs esam izrauti no Eiropas organismu, tagad dotajā momentā 50 gadu dzīvojam Lāča žokļos, kur viņš nograuz līdz kaulam mūs, ja, un tagad viņam vienkārši apnik, viņš izspļāvā, pēc viņam vajag barību. Un viņš tagad iet uz Ukrainu, viņš tagad ir paņēmis Grūziju, Abhāziju un Dienvidu Osetiju, godīgi sakot, uz vienu iedzīvotāju militārais potenciāls ir lielāks nekā Ziemeļkorejā.
Krīma tiek pārvērsta nepārtraukti, ja, principā par militāru platformu, tas ir vairāk kā skaidrs, ja jūs saprotiet, ja. Tāpēc tā attiecībā par Skītiju iet runa, ja. Tā savā laikā Skītijas galvaspilsēta bija tieši Krīma, jūs saprotiet, ja. Un no Skītijas ir cēlušies slāvu tautas un konkrēti arī Krievi, jūs saprotiet, konkrēti. Tad tā Riks Renēs vienreiz stāstīt, jūs atcerieties, ja, ka Kristū nav vairs nekādas atšķirības starp vergu, starp brīvo, starp jūdu, starp grieķu un tā tālāk un tā prāt. Tur pieminēs tā arī starp barbariem un skītiem. Ja? Barbari tie bija cilvēki, kas godīgi sakot, ja, man ir interesanti teksti, bet es neaizvināšu uz laiku. Barbari faktiski tie, kas nemācēja tajā laikā, Romas impērijas laikā, principā runāt grieķiski vai runāt latīniski. Tā bija Romas impērijas valoda oficiālā, vai ne? Un barbari, tāds prostoks, vai ne? Bet skīti bija mežonīgi asinskāra tauta. Un es biju te tagad vienā muzejā, vienā izstādē, pareizi sakot, tu biji viena patīkama sieviete no Pēterburgas, ja? Un viņi tagad runā par skītīm, mēs no skītīs, mēs skītī, vai senie skīta, kā mums tur senie vikingi, vai ne, tā tālāk un tā. Es jūs kaut ko zināt par skītiem, kā viņi patiesībā, kas viņa asinīs ir bijis. Kā ir mežonīga tauta, un Riks vēl toreiz teica to, ka viņi ir vēl mežonīgāk nekā barbari. Ja? Viņi tiešām tūlīt pēc tam saka uzskaitījumā pēc barbariem. Ja? Un tad tur tālāk tie vērti, ja. Tas bija principā sabiedrības mēsls, ja tur nekas nebija, ja. Tā kā visam ir savu loģiku, mīļie cilvēki, visam ir savu loģiku. Un tagad ir tāda viena lieta, tas nozīmē viena lieta, vai tiešām tev ir interesi vēlreiz to kaulu paņemt zobos? Vai tiešām tev ir interesi? Man liekas, ka nē. Nu, principā, vēl vairāk. Šodienas baznīca, un tad, kad būs apmoda, tā būs pavisam cita baznīca nekā tā baznīca, tas bija tad, kad mūs okupēja. Jūs saprotiet, tad tā baznīca nebija nekāda. Fašismu laikos baznīca Eiropā nebija nekāda, ja nekāda, ja viņi nevar apturēt Hitleru, ja nekādā veidā, ja. Viss bija galīgi izšķakrēts, ja. Lūk, tagad šodienas baznīca, tāpēc es teicu, Jāglāja, lai tik nāk šurp, ja man pilnīgi paceļās, zinu, launo jūtu cilvēks, ja es gribu kauties ar viņiem. Jo es zinu, ka tie garīgie lauki, kuros mēs varam faktiski aktivizēt šos te ritīgos militāros ierēģus garīgos, ja, un mauktu, ja saproties, ja vādami spēks, mīļie cilvēki, vādami spēks. Karš ir vārds, tanks ir vārds, politika ir vārds, ja, ideja ir vārds, visur ir vārds, ja, bet mums ir patiesības vārds, mīļie cilvēki, mums ir Kristus prāts, lai pasludinātu patiesības vārdu. Viss notiek vārdu sfērā, vārds, visur kuļās. Man nav jāiet, saproties, uz kaujas laukiem un jāšaut tos grāņus nost, ja, man vārdā jākaujās, jo saprotiet, mēs varam izšaut vārda lielgabals, ja, tā kā tur, ja garīgā pasaule, jo viss atspēriens sākās no garīgās pasaules. Ja garīgā pasaule ir izšaut patiesības atombungas, ja, tad tur viss sakustās, ja. Manērkējums otrā pasaules kara laikā bija gudrs, ja, viņš aicināja tautu uz ceļiem, ja. Un tā arī bija, tas notika rezultātā, ja, Somija palika neatkarīgi, ja, nu paņēma tur kādu gabalu nost no viņas, ja, bet tāpat laikā. Tā kā vienmēr sakot, tās ir nopietnas lietas. Umars tur, ko viņš tur pateica, ne? Palieciet tur, kur jūs esat, un es paliešu. Un vakars uz ezeru, robežas vaļā, un čau, bezdienība ienāca iekšā uz 50 gadiem. Un te nevar nekas uzplaukt, mīļie cilvēki. Te nekas nevar uzplaukt. Jūs sakat, dižā Krievija, mēs dižie. Jūs dižie. Es zinu vienu lietu, Latvija nav nekas, bet ja mēs Latvijai piepūstosim dižo Dievu, paklausies, tu saproties, Izraēlī mazāk šitas te Levitāns, bet tas aizmirst, kā viņi sauc, labi paliek, jā, Taivāns, kas ir austrum lietu profesors, kas saprot visu šīs turētas. Viņš teica, ka Izraēlī mazāk par Latgalu. Tad iedomājies, ja viņai šitas te Karters teica, ka viņiem ir vismaz 150 atombaumas. Tas bija 2008. gadā. Karters ir, starp citu, Baptijas ticīgais, ja? Viņi no vējas Dievs nesen dzirdēja. Jā, bijušais prezidents Karters Džimis, ja ne? Un tā tālāk, ja maza valsts ar milzīgu militāro potenciālu, ar tehnoloģijām vienkārši neaprakstāmām. Nu, paņem tu viņu, ja. Bet zini, kas paliek, ka es klausos Benjaminā Netanjahu. Es jūtu, ka tā mazā valsts pārstāv ar svāru. Dievu godīgi tiek tulkots ebreju valodā kā svars vai smagums. Un tas prezidents, tas premjerministrs ir ar svāru, tu saprotiet, maza tautiņa, bet ar svāru viņš ir. Mūsu vējons ir vējons, jūs saprotiet, ja. Ir vējons. Man bija žēl, ka nepaņēma Egilu Levitu. Jā, viņš ir ebrejs, viņš ir kristietis, tāpēc ir, kas mans draugs ar viņu personīgi pazīstams, Luksemburgā tur, vai ne? Tas dzīvo tur, varbūt ļoti augstu amatā. Vai ne? Un visu, un viņi runā par Latvijas problemātiku, garīgo problemātiku. Es tā gribēju, lai Levis būtu prezidents šeit, ja, diemžēl, ja. Diemžēl. Nezinu. Gribās izteikties, bet neizteikšos, jā. Nu, lūk, lai kā arī nebūtu. Patīk viņš tev pēc dzīve, ne, bet tas ir gudri domājošs cilvēks ar lielu milzīgu starptautisku pieredzi, kas apzinās debesis, jūs saprotat? Ja prezidents apzinās debesis un sēž, kā saka, valsts kā saka, priekšgalā, ja tas kaut ko nozīmē, tam ir svars, jūs saprotat? Es vēl domāju, labi, es nenāšu par to, ka Bušķi atbrauc un tā tālāk un tā nepatīk izņemt zismē vai kaut kā tam līdzīgi.
Valsts iegūst ietekmi tad, ja prezidents ir kristietis, un tas attiecās arī uz Amerikas Savienotām valstīm. Jūs saprotat, Bušs, bet tas Obama, jā, nu nekāds ir, jā. Nu var redzēt, ka nekāds, jā. Tāpēc, ka tev nav bibliskā dieva tavā apziņā, tu saproties. Tu kā pasludini sev pa kristieti, jā, bet tāpat, lai tā ietekmi nekāda. Un tad tu zaudē pozīcijas, Var izsmiet, var ņirt, var tu būt nepatīkams un tā tālāk. Jūs tā Amerika visur bāžaties, visur nezinu, kas tur vēl kaut kā tam līdzīgi. Es viņu nejūtu kā okupantu, es to viņiem saku. Ja jūs uzskatāt, ka tagad Amerika mūs ir okupējusi, interesanti, kas tad ir 30 gadus, ja? Ka jūs sakat, mēs neesam nekādu okupētu, mēs esam atbrīvoti. Jā, interesanti. Jūs atbrīvot mūs no fašismu, bet no komunismu jūs mums neatbrīvojat. Jā, interesanti gan, jā. Mēs mocījāmies, jā, zem šitām te kedra teltīs dzīvojat, jā. Un dziedot padomu dzīves. Absurds, pilnīgs idiotisms. Tā kā baznīca ir savu lomu šeit Latvijā, un es to redzu, ka patiski viņas apziņā jābūt skaidrībai šajos jautājumos, kādās pozīcijās mēs, kā interesi mēs šeit pārstam šajā mazajā Latvijā. Un tas nav jautājums tikai par Latviju, tas ir jautājums par visu Eiropu. Nopietni, tas ir jautājums par visu Eiropu. Tāpēc, ka tas nav tikai mūsu, ka tu esi glābs, tas ir jautājums tikai par tevi. Tā, ka tu esi glābs, tas ir jautājums par visiem pārējiem. Saprot, pareizi, ne? Filip? Ja? Un es jau teicu, ka Dievs personicē valstis, ja? Un šitā ir globālā telpa, kur sēž vairākas valsts, vai ne? Ja tu esi kristietis un šitie nav kristieši, ja, tad tu ņems un runās viņu, pareizi. Un tā valsts paliks, varbūt kristīga, vai ne? Varbūt nē, ja tu viņam riepsies. Ja? Tāpēc, ka viņam nepatīk Kristus. Ja? Tāpēc es domāju, tas ir viens no argumentiem, vai Dievs vai Krievi, teiksim, kāroši šo te, jo zini, kas to liek? Viņš saka tā, es tev atvilināšu šurp. Tas vārds latviešu valodā par Gogu, ja? Es tev atvilināšu uz dienvidiem, es tev atvilināšu uz Izraelu. Tas vārds nav pareizs oriģinālā. Tu ir rakstīts, es pagriezīšu tevi. Tu tagad skaties tur, bet es tev pagriezīšu uz Izraelu, uz tuviem austrumiem. Viņam ir nolūks, kāpēc viņš tur taisās iet. Un attiecīgi tas nozīmē to, ja tu esi tagad tur, es gribu aprīt Baltijas valsts, tad Dievs ar tevi. Vai ne? Un tas ir tur, vai ne? Un tagad teikt tur, vai ne? Pēc, nākamais. Visu laiku, it īpaši liels impērijas, liels valsts, ja grib, faktiski viņas ir lepnums, ja Dievs pretojas lepniem, mēs attiecam, kā viņš ir pret Gogu, ja pret. Dievs ir par mums, nevis pret mums, kā pret tautu, pareizi. Ja, tur, šiem te ir vai kā, pret visu laiku pret, Dievs ir pret, debesi pret tevi, ja, Gogu, ja, pret tevi, ja. Nu, bet redz, kas ir ambīcijas, ja lepnums liek visu laiku iekarot kalnu virsotnes, ne par kalniem visu laiku runājam, ka mēs esam nes kas un nes ko tur, un tas viss tā tur ir, ja. Un tāpēc es domāju tā, vai, teiksim, tava virsotne, kas attiecās uz Baltijas valstīm, būs pietiekami apmierināt tavs lepnums? Man liekas, ka ne. Bet Izraēla, tas ir visu, absolūti, es teicu, visas globālās sistēmas, bezdievīgās globālās sistēmas epicentrs, ja pasaules nav. Ja? Tur rakstīts zemes vidienā, lūk, tur ir tas viss, kur viss akumulēsies, pilnīgi viss, lai aprītu un iznītinātu. Bet mēs zinām, kādi ir pēdējie momenti, kad nāks Kristus, vai ne? Un tur attiecīgi viss šķīdīs un ies lupatās. Ja? Tās lietas ir. Tāpēc es domāju, ka drīzāk viņam ir ieinteresēti savu prestīžu iecelt tad, kad viņš ies virzienā uz tuviem austrumiem. Tad runās visu pasauli. Runās vienkārši visu pasauli. Reku nāk Gogs, reku nāk Putins, reku nāk vēl kaut kas tur nāk, es nezinu, kopā pareizticība, divgalvenais ēdlis, politiskā puse un reliģiskā puse, tāda ir Romas impērijas, starp citu, ne? Jo Kristu tiesā gan politiskā tiesa, gan reliģiskā tiesa, un tas pats arī šeit, jā. Līdzīgs tās lietas, es jūs neaizskatīšu. Un vēl pēdējais, lūdzu, es te tūs uzzīmēju šeit, te mums ir tādi pārspīdi. Un es beidzu. Ziniet, kas ir interesanti, jā, par Gogu. Gogijā, jūs zināt, kas bija Gogijā? Hruzims Staļins. Hruzims Staļins. Un es viņu savu draudzību par Gogijā, vai ne? Gogijā, vai ne? Un tagad saproties ir interesanti, jā. Tikko nesen pagājušā nedēļā nemaldos, jā, būtiski šitajās dienās, jā, Medvedev ieteikta par izglītības ministru kļūt tādu Olgu Vasiļevu. Putins viņu ierakstīja kā valdības pārstāv tagad, jā. Olga Vasiļeva, viņa zinātņu doktora, vēsturnieks, kas savās disertācijās gan kandidāti, gan doktora disertācijā pētījusi, ja pareizticības problemātika. Pilnīgi absolūti simpatizēja, ka Makņēko saka, tā ir komunistiskā reliģija, tas ir komunistiskā pareizticība, ja. Tādā veidā, ne? Un viņa absolūti saskat šo te saplūdi, ja, ka politikai un reliģija jāsaplūst kopā, lai viņi kā vienots spēks iet virzienā pret patiesību, ja. Tādas lietas būtu. Un tas ir principā skaidrs. Jo tāpēc, ka es esmu ieraudzījis šokējoši vienkārši kadrs, kur pareizticīgā baznīcā sakoties savu Stāļina viste, ja. Un viņš tiek tur ziediņi tiek nolikt un vispārējais un tā tālāk, ne? Užas, vai ne? Un mēs zinām, ka Staļins ir aprījis ļoti daudz gaļas. Un vēl projām ne komunistiskais režīms ir starptautiski notiesāts, ne arī komunismu tēri notiesāt, jūs saprotiet, ja? Hitler, fašismu, ja teiksim, ja šī gan nacismu, ja, ir notiesājuši starptautiski gan tos visus viņus radītājus un kultivētājus, ja, tie tur ir pie vietas un pareiz un āmen, ne?
Ziniet, kāpēc Vācijas, atkāpšos, kāpēc Vācijas svētīt? Es noklausījos vien vācu žurnālistu, kas tur dzīvo, perfekti runā krieviski. Un viņš teica tā, ziniet, mums ir kauns par savu vēsturi. Mums vienkārši ir kauns, ja? Mēs esam izdarījuši tik daudz postu, mēs esam izdarījuši tik daudz nenormālības lietas, ja mēs esam iznīcinājuši cilvēkus un tā tālāk, mēs esam ebrejus situši 6 miljonus un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir kauns par mūsu vēsturi. Un tāpēc viņi ir pazemīgi, jūs saprotiet. Varbūt tagad jaunā paudze vairs tāda nav, tu jau sākās atkal celties augšā tas neonacisms un visādi šitās te tendences, vai ne? Tāpēc ir Gogs savienosies ar kimerēšiem, jeb Gomeru, šiem gadījumā vāciešiem. Putins labi runā vāciski, tāpēc ir kas, vai ne? Nu, šitie, jau viņam bija ļoti labas attiecības ar Šrēderi, ja? Šitie visi ir tādi, vai ne? Nu, labi, tas tā. Un redz, kur es paliku, ja? Ka vienam sakot, viņi tādi pazemīgi. Un zini, kas ir interesanti? Tas, kad fašisms bija iznīcināts un nosodīts starptautiski, ja? Dievs varēja pacelt Vāciju, saprotat? Viņi palika pazemīgi, un visa autorūpniecība, visa tehnoloģijas, visi viņam vienkārši ir elitārā līmenī, ja? Vienkārši elitārā līmenī, jo pasauli pērkina produkts, ja? Un viņi plaukst vienkārši, ja? Un viņi ir ekonomikas epicentrs, ja? Kas to teica aizmirst, ja? Viņi ir tas, ja? Saprotat? Lūk, un Vācija bija svētīta, respektīvi, tas, kas tika uzvarēts, ir svētīts un uzplāk, un tas, kas uzvarēja, nekā, ja? Nu nekā, ja? Tāpēc, ka ir bezdevīgi, Dieva nav, un līdz ar to nav arī svētītā, ja? Un tava impērija sabruk vienkārši, pastāvēja, viss tavu retorika, viss tavs lepnums vienkārši sabruk smiltīs, vai ne? Tagad to atkal grib augšām celties, vai ne? Un darīt vēl savas lietas. Gogija, ja? Un redziet, un tā izglītības ministra pateica tādu frāzi, viņa fano par Staļinu. Un viņa pateica, ka Staļins bija gasudarstvenojau blago, ka tas bija valstisks labums. Un kā pārspīlēti tie upuri, ja, ka tas ir hipertrofēts jautājums, ja, ka tas ir daudz, un tam visam bija ļoti, ļoti sakarīgi un piemērot pareizi labu lietu. Staļins tiek glorificēts. Aptaujas visas runā par to, ka staļinisms tagad ceļās augšā vienkārši, augšā šis gars. Tad, ka mēs, mēs, ja, ka mums bija kāds Lēniņš, ja, ne? Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной. Я такой другой страны не знаю, где такой надышит человек. Сиди, заперти и молчи. Не даем тебе дышать смертью. Man patīk viena anekdote. Es ļoti atvainojos, televīzē noskatījos. Kamēr stāv no muguras filmē, no šitām puses. Sēž te viens un otrs igauns. Abi divi makšķirē tūpīs, kamēr no turienes filmējus. Tagad viens viņam tā sāk zin tajā igauniskajā slinkumā. Slušaj, ruskie nālu ulitēri. Viņš pasaka to frāzi, visi copē tālāk, tagad klusums, neviens neko neatdod. Tas, kam bija teikts, tas pēc minūtes pamostās, vse. Ja jūs tur sapratāt, ja? Es nesapratu. Nu, respektīvi, vai Krievi ir uz mēnesi aizlidojuši, ja? Un tas otrs ir, vai visi? Tagad tā ir, labi, lai paliek, tā bija anekdote. Lūk, Gogija, vai ne? Staļinisms pieaug, Ļeņinisms ir pakāpies malā. Tagad viss simpātijas ir Staļinam, ja? Gogijam. Redziet, mēs ir krieviski rakstījuši, ja? Mums ir Gog. Es nezinu, kā man neredz, kā tur īsti ir. Ādi paskatās. Gog, jā? Gog, mums ir Gog. Un Gogam bija tā, ja kā viņš bija pārvaldīja par tādu zemi, ja Goga zemi jeb mā. Nu, teiksim, igauniski ir Eistimā, ja Igauni zemi, ja? Letimā, Eistimā. Jēzus on izan taivas ja māli, Jēzus on izan Eistimā. Ja, nu tas tā, Jēzus ir kungs tā teikt debesīs un uz zemes, un tā kā. Mā, Gogs, ja? Bet Gogu sauc par Gogijā. Jā, Gogi. Jā. Un man ļoti gribās vēl vienu lietu pielikt klāt. Varbūt tā ir tāda patvaļa, jā, es neesmu tā, ka Gogijā, jā. Bet man gribās vēl pielikt vārdu demagogijā. Jā, tāpēc, ka godīgi sakot demagoģijas, un es beidzu, jā, par demagoģijas jums tā noraksturošu viņu, jā, es varbūt būšu precīzi šajā gadījumā. Tad mēs tuvojamies ievada noslēgumam. Ko tā? Tad mēs tuvojamies ievada noslēgumam. Ievada noslēgumam, es ļoti daudz ko nepateicu, ļoti daudz un kaut ko visi, tas ir pārāk tāds, varbūt pārāk pētījums, tāds plašs un tāds padziļāks vai tālāk, bet, nu, lai nu paliek. Demagoģija Krievu valodā nozīmē vadīt tautu. Krievu valodā nozīmē vadīt tautu. Nu, viņš arī vadīja tautu. Viņš bija tautu tēvs, pareizi. Viņš bija tautu tēvs. Iedomājieties kādus termīnus liek klāt tautu tēvs. Jūs ziniet, kas mums ir? Mums savā laikā Ābrahāms taču bija tautu tēvs, vai ne? Ir daudz tēvs viņš bija, vai ne? Zinām veidā. Viņš ir mūsu tēvs, ticības tēvs viņš mums ir, vai ne? Tādā veidā, vai ne? Un šitas viss tiek pārņemts, saproties, demagoģijā.
Bet, ziniet, īsumā šito visu var pateikt, ka vienkārši atcerieties Gogs, jā, kas grib iekarot kaut kādas baigās tur virsotnes, jā. Tā visa ir propaganda. Propaganda. Es brīnos par kristiešiem, kas tic propagandai kā patiesībai. Es jums pateikšu, varbūt viena lieta, kā jums būtu jāklausās, ja jūs klausaties vispār, ko es esmu ievērojis. Propaganda ir tāda interesanta lieta. Pirmkārt, tur ir vienpusējs skatījums, nav godīgums attiecībā pret sevi. Ja? Nedod informāciju nekādā veidā. Visu runā tā, lai attaisnot savus netaisnības un patiski apsūdzēt citus. Ja? Tie ir nepareizi, mēs pareizi. Viss cits vispār iespējas nepastāv. Ja? Nav godīgi žurnālistika, tur vispār tāds nepastāv vairāk, ja šajā ziņā. Nav pētījumi, nav fakti. Iedod fakts, lai cilvēki domā paši. Ne? Bet attiecībā uz propagandu Lukas, ko es esmu ievērojis, un tas bija padomu laikā ļoti izteikti. Ja? Kā vienmēr sakot, tu jūti, kad atsevišķi žurnālisti un Malmantovs un tur vēl visādi viņi tur ir, vai ne? Kiseļovs, tāpēc ir kas ir, ne Kiseļovs, bet tas, jā, ne, tas, kas vada tos, Solovjovs, ja, kas vada tos, viņš ir ēpējs, jā, bet viņš aktīvi visa viņa retorika iet pret Ukrainu, tā tālāk. Viņš ir ēpējs, tas viņam kas. Es zinu, kas ir interesanti, viņi ar tādu cīnismu apietās, viņi smējās, viņi smaida, viņi izņems. Jūs esat visi ieķiņi, jūs esat visi idioti, mēs esam vienīgie pareizie. Ir jau visi vainīgi tikai tas vien jau liecina, ka tu izņemti savu oponentu, tu izņemti, tev nav cieņas. Šī gadījumā nav polemikas, nav žurnalistiskās kultūras, tā ir viena lieta, vai ne? Otrs, kas ir interesanti, ja? Viņi runā ar toni, viņi nedod vienkārši faktus, viņi runā ar toni, un tas tonis noskaņo tev pret to konkrēto, par ko viņš tiek runāts, par ko tas runā, ja? Tonis, ja? Pēc intonācija tā var izteikties, jā, tā visu, un tā ir ietekami, jā. Un tas ir patiesi viens no propagandas, ja, kā saka, ja tādiem ietekmīgiem instrumentiem, jā. Viņš noskaņo cilvēkus, jā, noskaņo vienkārši. Un tas bija izteikti arī, teiksim, tad, kad bija padomju savienība, tad izteikti, jā, teiksim, jā, vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, redziet, Krievu pamata problēmas ir 3, pret kuriem viņi cīnās. Kāpēc tas bija pateicis? Es redzu, tas ir NATO, tā ir Amerika no sākuma, tad ir NATO un tad ir Rietumu valsts kopumā. 3 galvenie virzieni, kas viņiem ir kā pretinieki. Un tāpēc tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņi bruņojās. Ja? Nenormāls budžeta līdzekļi iet augšā bruņojumā. Ekonomiski viņi nav nekāda, bet lai viņi respektētu un cienātu un cilvēku kratītos, ja? Ir militārais spēks jāpacē, vai ne? Un tad viņa to visu briesmu un gāzīsies iekšā tuvos austrumos. Ja? Un tur rakstīts par to visu, ka tas militārais spēks, ja arsenāls būs diezgan spēcīgs. Vai ne? Demagoģija, un es vienu punktu mēs atradēmies. Ja? Es aiziešu uz debesīm, izdzeršu kafiju. Demagoģija tātad vadīt tautu. Vēl tas nozīmē ieklausties uzmanīgi. Oratorisko un polemisko paņēmienu kopumu, kas dod iespēju auditoriju novest uzskat maldos, lai noslēgtu to savā pusē. Parasti to pielieto, lai panāktu realizējamies kādus politiskos mērķus, kā arī uzturēt propagandu, kas veido melīgu pārliecību par faktiem un procesiem. Demagoģija tā ir krāpšana melīgiem solījumiem, glaimiem un faktu tīšu sagrozīšanu. Un to tu redzi. Un tas tad ir negodīgums, ja? Es saku vēlreiz, es tam lācim negribu uzticēties, iekams viņas sirdī nav. Ja? Es negribu viņam uzticēties. Es zinu, ka tur ir sakarīgi Krievijā dzīvot, nav par to runa, es nerunāju par Krieviem kā tautu. Es runāju par tendencēm, es runāju par šo te iekšējo, kā saka, iekšējo impulsu vai vispār uz ko viss virzās. Ja? Kas ir tas par garu, ja? Kas godīgi sakot, te kaut kādā veidā kruķīt to pasaules telpu. Ja? Uzreizēšanos nemetiet man akmeņus, pataupēt viņus saviem dārziem. Vēl viss palika par pareizticīgām paznīcu, Krievijas pareizticīgām paznīcu un tajā visā. Vispirmkārt, ko es pateicu, ka es redzu Pūtinu, ja uzliekam svecīti. Man liekas, to svecīti vajadzētu iebāzt citur, bet kurā gadījumā uzliek citur. Uzliek tur, vai ne? Man ir vēl viena tāda interesanta lieta. Ja ikonās būtu Jēzus Kristus, viņš noteikti izkāp no tām un atklāt savu sirdi, vai ne tā? Labi. Ok, tu varbūt tagad kaut ko pateikt, ja, bet kurā gadījumā. Un tas, ka viņš šitos te dara, ja, man tas neliecina, ka viņš ir kristietis. Es viņā klausos, tas liecinās, vai viņš ir kristietis, vai viņš nav. To var jūs no kas nāc ārā no tevis, kā tas viss notiek. Tas apliecina to, kas tu esi iekšā. Ja. Bet tas, ka tu esi ārēji, tur tā un šitā, tas tā. Ja. Tā kā Ukrainā viņi tur iebrīd, ja, ko viņi tur dara, ja, viņam tiem prokrieviskiem, ja, tiem visiem elementiem, kas tur uz vietas dzīvo, Doņetskā un tur, vai ne, Donbass, kas tur visam tā Lugansk un tā tālāk. To pateica, laikam, Mahnēko, ja, ka patiesi viņi pieņēmuši lēmumu pareizticībā, ja, ka viņi pieņem pareizticību, un viņi te iedibināsies pareizticību, un visa cita kristietība būs iznīcināta. Vienkārši nost, un nav. Tikai pareizticība, ja. Jo tas viss saistīts pilnīgi ar to krievu mentalitāti, tas ir tā kā kultūras piedalījumi, pareizticība kā tāda, ja. Tas nav obligāti, ka tas jābūt kristumai, ne tā lieta. Nākamais, es redzēju, kā viņi ienāk brīvbaznīcās iekšā, izlaukt visu inventāru. Tam Demodovičam tieši tāpat.
Dārzā iebrauc 2 tanki, ja? Un pārķušas pareizticīgie tur klēpījumā, ne? Un lūdz Dievu, lai labāk prāpa Ukraina pierē, ja? Ja domājies, kas par stulbumu, ja? Kā pusē jūs stāvat, ja? Kā? Ir pareizticīgie krievi, kas, es redzu, es esmu dzirdējis, ja pareizticīgi domājuši, viņi uzaisina uz sev uguni, kas viss saprot. Viss ļoti labi saprot. Un es paklausies, mēs tālu neaizvarēsim šādu pozīciju, ja? Tas ir traki, ja? Es tik runāju par vienu lietu, ja kā principā ir pilnīgi aizdambējušās acis, ja? Vienkārši ir aizdambējušās, neredz. Pat brīvbaznīcas kristieši, ja, faktiski fano par šo te režīmu zināmā veidā, ja, un visu laiku ir šeit attaisnojumi, ka šī politika ir pareiza, ja. Un tas pārsteidz, ka nav apgaismīgi. Pie Aleksēja Deļeģāeva atbrauc viens mācītājs no Ukrainas, Krievas mācītājs. Viņš stāstīja par vienu lietu. Zālē piecēlās viens kristietis, ja, un viņš teica tā, paklausieties, kāpēc jūs vandat nost Ļeņina pieminekļus tur, ja? Ļeņins mums iedeva brīvību. Ja? Es domāju, Kristie, tu tā domā? Tu tā domā. Ļeņins, kas pasludināja, ka nav Dieva. Ļeņins, kas pasludināja šo te ideoloģiju, vai ne? Sāk to visu ļoti aktīvi ņemties un tā tālāk, vai ne? Tagad viņš guļ tur, ko viņš guļ. Un redz, un es pat brīnos, jo redz, Ļeņins, tas ir kults. Es saprotu, ja varbūt ir bijis Ļeņins uzcēl vienu pieminekli, un tu noliec ziedības, vai ne? Tas būtu ok. Bet Krievijā, ja apmēram, ja bijušā padomu teritorijā laukā, es nezinu kā, bet faktiski 6 līdz 7 tūkstoši Ļeņina pieminekļi, nu tāda monstri, ja. 6 līdz 7 tūkstoši, tas ir kults. Tas ir kults, jā. Un redz, un tā kā bija lūkšana brokas te Latvijā, vai ne? Tad es atceros, bija Ukrainas pārstāvs, lūkšana brokas Ukrainas pārstāvs, un viņš teica skaidru un gaišu, tur bija no viens no senāta bija un tā tālāk, man no Amerikas, un tas atceros ļoti interesanti labi runāt. Bet viņš pateica tādu vienu lietu, viņš tā Ukrainā notiek garīgs pārmērs, no sākuma notiek garīgais atlicinājumi, un pārmērs notiek. Mēs atbrīvojamies no padomu simbolikas. Mums iekšā rādā telpā, mēs protējam nost visas zvaigznes, visas sirds un āmurus, mēs vienkārši līdzi. Un tie, kas gāž Ukrainā Ļeņina pieminekļus, tie pamatāja kristieši, viņi par nakti to dara, jā. Redz, tie ir kristieši. Redz, un ja Latvijā nokrita Ļeņina piemineklis, ja tas nozīmē to, ka Latvija galīgi mainās, ja viņi atsakās no šīs vēlna ideoloģijas. Es toreiz vēl biju pavisam zaļš kristietis, galīgi absolūti vēl es biju šitos pamperos, vai ne? Man bija te viņi pilni, vai ne? Bet sirds man teikt par Kristu, jā. Un sapratu, kas ir interesanti, es tagad gāju pa pēc ielu, ja, un tur bija Ļeņina piemineklis jau nogāsts, tas bija 90, kurš tur otrais vai kāds tur gads, vai ne? Un es skatos, ja tur tāds pulciņš tajā tukšā placī, vai ne? Nu, kur Ļeņina piemineklis bijis, tas ir pretī Latvijai, ja, tur pie Latvijas, tur tas, kur Ļeņina brīvības iela, tur brauc tā, un tas vajag saplūst kopā, un tad aizvien, ne? Tur bija brīvības Ļeņina piemineklis kādreiz. Un tagad es tā eju, skatos, tur cilvēki kaut ko tas bariņš tur, vai ne, runājās visu, un es zinu tāds baigais kristietis, vai ne, tāds urā, vai ne, brašuls, vai ne, muļķis, bet brašuls. Es tagad ieju tajā pūlī iekšā, un klausos, Ļeņina Boharovši, Ļeņina такой, да, если бы идея Ленина там туда-сюда, мы уже расцвели, не знаю, чего там было, ля-ля-ля-ля-ля. Es tā mierīgi paklausos, un tam man tas žoklis atvērās vaļā, saproties, un es teicu, jums te visiem vajadzīgs ir Kristus, es teicu, jā. Un saproties, un tādā brīdī, un viņš nav nekāds dievs, jā, un tā. Un tādā brīdī tā bija kā atombumba. Tā bija kā atombumba. Viss tā maigā skaistā valodība, pēkšņi viņos es pamodināju, ja tā liecība pamodināja viņos zvērus. Zvērus, viņi vienkārši bumbas, tā kā siena, viņi tie piespies. Skatījos uz tām rejošām sejām, jā. Es vienkārši šitā te stāvēju, vai ne, un es biju tāds zaļš kristietis, man vēl, es vēl pieliku pamperos, vēl pieliku šītīm, vai ne, un es te klausos, vai ne, un šeit, un šitā tā veidā, o tā. Es nemāju, jums vajadzīgs rūmās, es to neteicu, es teicu, jums vajadzīgs ir Kristus, jā. Momentāli garīgā gaisotne sakustējās. Vienkārši uzsprād, ja? Tu biji šitā ieslēgts, saprot, es pat roku. Es vēl atceros, ja šitā te es cēlu to pirksmu, un teicu, Jēzus! Viena sieviete man reiz ceļā, un tu biji bilde, Ļeņina bilde, ja? Tā viņa teiks tur, у тебя Христос Бог, а вот он мне Бог. Вот šitā, ja? Fanātisms. Un ievarēt ir interesanti lieta, mūsu Dievs ir mierīgs. Tā kā mēs runājam par Jēzu, mēs neejam uz konfliktu, mums ir mierīgs, jo mēs esam miera nesēji. Pareizi, mēs esam mierīgi. Līdz ko tu runā par elkiem. Elki tas, ka tas ir Dievs, tas ir tavs Dievs, bet viņš ir elks, tas nav īstais Dievs. Tu viņu dievīgi. Un tā, kad aizskar, jo Dievi ir pilnīgi, Dievs ir pilnīgs, pareizi. Tā, kad tu aizskar elka nepilnīgs, jau zvēri nostāds, jā. Zvēri nostāds. Pasaka tikai ar kaut ko palāk, jā. Es tev tūlīt visu dzīves nepaliks, jā. Un tā tālāk ir pa vienalga, jā. Pasaka man pa kaut ko pa Staļinu, jā. Pasaka pa Muhamedu kaut ko. Pasaka jo es jums pateikšu vien prieku vēstu. Īslāms ir miris, jā, Uzbekijā vismaz. Īslāms kā Rīmos nomieteši tās dienas. Halleluja! Latvijai nākotne, Dievs, paldies tev, Jēzus Kristus, tev ļoti lūdzu, patiešām sakustīn Dievs mums šo varžu dīķu, man Dievs. Sakustīn Tevs patiešām un ienes svaigas ūdeņas, Dievs kungs. Visā šajā bezdīvīgajā sacīviskajā polemikā, kur cilvēki ēd viens otru nost, kur valda šī debilā paštaisnība, mans Dievs.
kur Dievam netic, kur viņi izsmēja, Dievs, kungs, es tev ļoti lūdzu. Tāpēc, ka Bībele saka skaidri gaiši, nelgi, ja totāls muļķis saka savā sirdī, ka Dieva nav. Kungs, es negribu, lai mūsu Latvija būtu muļķa, pietiek ar to, ka Krievija tādi bijusi. Es tev ļoti lūdzu, Tēvs. Es negribu, Dievs, kungs, lai mēs būtu nelgu valsts. Es gribu, lai mēs būtu svētīta valsts, mans Dievs. Un baznīcā ir savus uzdevums, Dievs, kungs, patiešām lieto, Dievs, kungs, šo strateģisko centru, savu draudz, mans Dievs. Sūd savus svētos karavīrus, Dievs, kungs, sūd savus ticības, Dievs, kungs, spēku. Sūd, Dievs, kungs, mūs. Patiešām drūs ir gatavs pļaujai, Dievs. Izsūd savus svētos pļaujai. Izsūd tu pļaujas, kungs, izsūd. Mēs gribam būt līdzdalīgi visā šajā lietā. Mēs gribam būt cilvēki, kas ieraksta jaunus tekstus vēsturē, mans Dievs. Es tev ļoti lūdzu. Lai patiešām, Dievs, kungs, mēs atstājam pēdas, Dievs, kungs, šajā laikā, Tēvs. Svētīts pēdas no debesīm, Tēvs. Pārsteigā šo zemi caur mums, mans Dievs. Pārsteigā, Dievs, kungs, un patiešām to es lūdzu no sirds. Dievs, svētī Latviju. Vienkārši svētī Latviju visā jēzus, kas vien ir Dievs. Neviena politiskā partija to nespējas, neviens cilvēciskais ģēnijs to nespējas, tikai tu vienīgais var, Dievs, kungs, lietot vienkārši cilvēku, lai pārvērst visu lietas ģeniāli, Dievs. Jēzus vārdā. Halleluja! No tā, čau, tas ir beidzis. Virsaicis ir runājis.